būt cilvēcīgam, es teikšu rūpīgi, reāli sūkā, tāpēc, ka to pēc tam ar to ir jātiek galā. Bet kur sākās tā mentālās veselības problēma? Bērniņš aiziet mājās un mamma saka, tev ir pārbaudas darbs, jo tu dabūsi tur 4. Mēs taču zinām, cik daudz bērnu nāk un klēpī sēžas un apskāvienus meklē. Un es domāju, bieži ir dienas, kad savējos tik bieži neapskauju kā skolēns ejot pa gaiteni. Jo... Man liekas, jā, ka vecāki diezgan lielā mērā sačakarē attiecības. Iedos pāris lietas vecākiem ieteikumus, ko darīt un nedarīt. Podkāsts Domvedis ir vieta, kur mēs dalīsimies ar savu pieredzi, kā mums iet skolas ikdienas dzīvē, kā jūtas skolēni, kā jūtas skolotājs un kā jūtas vecāki un kā mēs visi kopā sadarbojamies. Mēs stāstīsim savus stāstus, savus secinājumus un iespējams, ka jums šī pieredze arī noderēs. Mēs gribam pastāstīt par to, kā ir ikdienā būt skolotājiem, kā risināt dažādas situācijas, kā atrast labākos risinājumus, ja mēs kopā visi sadarbojamies. Šajā epizodē mēs runāsim par to, vai man ir laiks būt cilvēkam. Kāpēc ir svarīgi būt cilvēcīgam, pamanīt situācijas, reaģēt un rīkoties, lai atbalstītu bērnu viņa izaicinājumos. Ja mēs ieraugam situāciju, mēs pieņemam lēmumu, vai nu mēs to nepamanām un neko nedarām, vai arī mēs rīkojamies un meklējam atbalstītājus, kolēģus, vecākus, kuri var mums šo situāciju palīdzēt risināt. Savā pieredzē dalīsimies ar mūsu negatīvo un pozitīvo seku sistēmu. Iespējams, ka jums tas palīdzēs jūsu ikdienas darbā un jūs kaut ko līdzīgu varat ieviest savā skolā. Mūsu sarunas jautājums ir, vai man ir laiks būt cilvēkam? Daci, gribu, lai tu izskaidro, kāpēc ir šāds jautājums sarunai. Pēdējā laikā daudz vietas manā prātā aizņem domas par to, ka mēs pājam daudzām lietām garām un nepamanām, jo ir vieglāk kaut kādas lietas neredzēt, jo pēc tam nebūs jārisina. Un, ja es kaut ko ieraugu, kādu konfliktu situāciju, vai cilvēks ir uz ielas pakritis, es labāk aiziešu ātri garām, paskatīšos, vai kāds ieraudzīs, varbūt kāds cits to izdarīs manā vietā. Jo, ja es pievērsīšu viņam uzmanību, man būs kaut kas ar to jādara. Un lielākoties tās ir reizes, kad tas ir saistīts ar to, vai es vēlos kā cilvēks uzņemties atbildību par līdzcilvēku, vai es pamanu, ka viņam ir nepieciešama palīdzība. Un tās situācijas bieži vien atkārtojas arī skolā. Es pilnīgi atceros Līgas Bērziņas piemēru, kur skolā notika situācija, kad skolēni ir sakaušies. Burtiski bērns tiks nosists, jo tur ir tiešām smags fizisks konflikts. Pārējie apkārt skatās filmē, un video kamerās bija redzams, kā vēstures skolotājs paiet garām šai situācijai. Vienkārši paiet garām tam konfliktam. Un tas, kas notika, kad viņam jautāja, kāpēc tu pagāji garām, man sākās stunda. Vienkārši par to, kas ir manas prioritātes, cilvēka dzīvība vai tā situācija, kas tur notiek, vai mani pienākumi un tas, ka man ir jābūt konkrētā stundā. Tad tajos svara kausos tiek saliktas divas lietas, kas reizēm vispār nevar tikt tādā veidā mērītas. Un tas, ko mēs skolā bieži darām un runājot par attiecībām, tur visur slēpjas cilvēcība, mana vēlme ieraudzīt to situāciju un kaut ko ar to darīt. Māra, varbūt tu vari pastāstīt, ko tev nozīmē būt cilvēkam? Būt cilvēkam nozīmē būt man. Es nezinu, kā vairāk par to paskaidrot. Redzēt, dzirdēt, sajust ar maņām. Reaģēt. Skolā cilvēks. Es par skolu tagad runāju, ne? Jā, tu arī. Ne tikai tu vispār runā par to, kas ielu. Es nevaru pēc Dacas piemēru. Man liekas, es tev tikai par slikto domāju. Nē, par to skolā. Paņem skolā cilvēks. Cilvēks personība. Perfomba. Jā, mans radītais teiciens perfomba arī tas, ka mēs performējam katru dienu. Perform like a bomb. Bet, jā, es nevaru tik sarežģīts jautājums. Kas ir cilvēks? Labi. Skolā. Evija, lūdzu. Palīdzi, lūdzu. Kas ir cilvēks skolā? Cilvēks skolā, es nezinu, kas ir cilvēks skolā patiesībā, jo jāsāk jau to, kas cilvēks pats vispār. Man liekas, ka cilvēks, priekš manis, cilvēks varētu teikt, ir tā, ja tu iedomājies, ka tu sev satiec kaut kur uz ielas skolā, vienalga kur, un ja tev ir patīkam atrasties ar to savu iedomāto, ko tu satiec blakus, tad tu esi cilvēks. Tad tu pieņem. Būtībā tas jau vairāk laikam ir stāsts par tādu pieņemšanu sevis, bet ja tu sev nepieņem, tu nevar būt cilvēks, cilvēcīgs.
būtībā. Jo cilvēcība jau vispār ir tāds ārkārtīgi slidens tāds termins, ja tā ņem, jo tā ir kaut kāda attieksme, kas ir cilvēki ir uzstādījuši kaut kādu tādu stereotipu, kad cilvēcīga attieksme tā ir iejūtība, tas ir sapratnē, labestība, vēl kaut kas, bet cilvēkiem jau ir arī citāds attieksmes. Un ir cilvēki nogalina, cilvēki slepkavo, šauj viens otru, visu kaut ko dara. Un tā arī ir attieksme. Un tad liekas, kāpēc mēs par cilvēcību runājam tikai tādā pozitīvā skatienā, griezienā. Tad, jā. Tā kā jā, es laikam vairāk par to, kad ja es satieku sev, lai man patīkams ar sevi atrasties. Ir bijušas situācijas, ka nav patīkams? Jā, protams, jā. Daudz situācijas ir tādas, ka tu, jā. Man liekas, ka tas jebkuram ir tā, ne jau katru rītu tu piecelies un tu paskaties spogulī un tev patīk tas, ko tu redzi. Vai, piemēram, tu piecelies un tu iedomājies to savu dienu, tu saproti, šodien es būšu baigi foršais cilvēks un es visu darīšu tikai pozitīvi. Un tā jau tas nenotiek parasti. Ir reizes, kad notiek, ir reizes, kad nenotiek. Ir reizes, kad tu gribēdams būt cilvēcīgs, tu nevari būt cilvēcīgs, jo apstākļi vai kaut kādas situācijas tev būtībā, tevī pamodina to necilvēciskumu, to zvēriņu. Tu vari iedot, lūdzu, piemēru? Kad pamodina... Zvēriņu. Tavu zvēriņu. Man zvēriņu. Jā. Man zvēriņu. Ja par skolas vidi tieši, tu domā? Jā. Un uz skolas vidi, jā, ir... Tur tas zvēriņš redz tā, tur ir atkal baigi forši tas, ka tev apkārt... Mums jau ir tā, kā jau pasaka, mums ir tā kopiena, kurā mēs tie cilvēki visi vairāk vai mazāk. Un jā, ir tā, ka, piemēram, iepriekš, kad es vēl biju sociālo zinības skolotāja, tad, ir tā, ka tev vienkārši tur tie mazie lielie cilvēki, viņi spēja tev uzspiest uz tādām pogām, ka tu vienkārši nespēji palikt cilvēcīgs, ka tev gribās kost. Tas nav tā, ka viņi varbūt tev tas ir kaut kāda provokatīva jautājuma vai kaut kādas tādas lietas, ko viņi vienkārši tev, ka viņi tev izcit to beņķīt no kāja apakšas un tu vienkārši saproti, ka tevī tas zveriņš sāk mosties, ka tev gribās viņus, tā ir, gribās iešaut pausi, gribās tur skaļāk pabrēkt uz viņiem, jā, gribās varbūt pat iekost, bet, jā, tur tas kopienas moments labs ir, ka tāpēc vienmēr atrodās kāds no tās vides, kurš tev var izglābt, kurš tev tā paņem to tavu zvēru. Atgriež tev pie cilvēka. Bet tā stundā ar tiem bērniem, kad tu gribi savu zvēru varbūt izlaist tā. Es esmu darījusi tā, kad es tādā brīdī, kad es jūtu, ka tulītās būs ziepes vai kāds tiešām reāli atrausies, vai es kaut ko pateikšu tādu, ko varbūt viņiem nevajadzētu dzirdēt, tad es parasti izmantoju telefonu, pasaku kādam, lai izručīja, kā saka. Ok, kolēģim. Jā, padod zīm, klausies, nāc šurp būs ziepes. Tur parasti neviens neatsaka, tas tāds. Okay. Parasti neviens neatnāk. Es pats. Nē, jo galvenais jau kā tu uzrakst. Ja tu uzrakst, klausies, nevar atnākt man tu tā, bet ja tu pasaki, tūlīt būs kaut kas slikts, nāc šurp. Viss kārtībā, kāds izglābs. Un kā tu pēc tam ieeji klasē, ka tev kāds ir it kā izglābis, kad ir tas zvēriņš tev gandrīz? Es arī parasti vienmēr bērniem tad tādās situācijās pateicu, ka tā, viss, jūs man esat vispār jau izveduši tik tālu, ka lai nebūtu kaut kas slikties, tieši mazliet viņi izveidināt galvu. Un nākamā stunda? Jā, un nākamā stunda? Perfekti, visi sēž tā kā. Okay. Ja viņi zina, ka viņi negrib tādu situāciju vairāk tādu. Vismaz man tā bija, jā, ka viņi neprovocē tev vairāk. Viņi zina, tātad tur ir robeža. Ja mēs to robežu pārkāpsim, būs labi, nevajag. Viņi pārbaudīja tā robežu. Jā, principā, jā. Nākamā reize ir. Viss ok. Tā kā vajag. Bet starp citu bērniem viņi ļoti iejūtīgi. Viņi jūt līdzi, viņiem ir žēl. Viņi arī saprot, ka viņi ir izraisījuši to situāciju. Un viņi, tur, es nezinu, tā kā liela mīlestība tev sagaida atpakaļ. Tu tā kā ļoti droši vari atgriezties. Nezinu, man ir bijuši jā, es tev piekrītu. Tas ir, jo viņi uzreiz tev, viņi saprot, tu esi cilvēks. Tev arī sāp, tev arī ir kaut kādas lietas, kas tev aizskar, kaut kas. Viņi pilnīgi tas uzreiz ir tāds, principā tas tāds bonus jau tev, kas tev nākošajā reizē tu ieej un jau. Jā, tas cits attiecību līmenis, ka tu esi atklājies un atļāvis viņiem redzēt, ka tu nobrūc. Bet tas ir sarežģīti. Atklāties, principā atkailināties. Viņi jau nezina, uz kurām pogām viņi nostrādāja. Protams, viņi jau eksperimentē. Jā. Šitā bija tava poga. Bet tad viņiem ir šoks. Māra, tavi piemēri tagad? Ir bijis līdzīgi. Šogad neesmu vēl raudājusi klases priekšā, bet katru gadu ir viena reize, kad sanāk sabrukt, jā, pavisam. Bet tad ir tā, ka pēdējā reize, kas bija pagājuši gadu, bija ar manu audzināmo klasi stundā,
Un, tur viss sagāja. Viņi nevarēja savākties. Tur vēl pavasaris ir silts, un es pati biju ļoti vājā punktā no sērijas. Tur vienkārši par daudz viss kopā. Un es sāku raudāt, izgāju ārā no klases, palūdzu kolēģei, lai aiziet, iet stundā viņus. Pasaka, stunda principā ir beigusies, un jūs iet mājās, un pēc tam tur bija atvainošanās ziedi, tur vēstules, apsveikumu kartītes un vispārējais, bet man likās svarīgākais tajā visā ir, ka viņiem, ja tev visu laiku liekas, ka nav nekāda empātija tiem bērniem pret to, kāds tu esi, vai ka tev ir grūti vai vēl kaut kas, tad tas ir tas brīdis, kad saprot, ka viņiem tagad pielec, kad patiesībā man bija grūti, man bija smagi, es pārdzīvoju, un tad tieši tā uz kaut kādām pāris stundām ir visu laiku tāds šoka moments, viņi tā kā saraujās, saņemās, bet pēc tam aiziet. Paiet laiks, viņi atkal turpina pārbaudīt robežas, bet tad mēs esam nonākuši līdz tam, ka viņi redz, ka skolotājs ir ievainojams, un pēc tam tā saruna ir ļoti vērtīga, ko ar tiem skolāniem var pārunāt, kas notika, kāpēc man tā bija, kāpēc es tā reaģēju, kas tieši bija tas, kas manī izraisīja šo reakciju, bet man ir bijusi viena interesantāka varbūt pieredze ar vecāko klašu skolēniem, kur viens skolēns, ar kuru bija ļoti interesanti jāveido. Tur bija, vienmēr bija cīņa, kaut kāda cīņa. Un tad bija tā viena reize, kad viņš ienāk klasē par vēlu, sanāk, tur pat nav svarīgi, kas tur īsti notika. Tā dinamika bija tāda, kad viņš uzvilkts, es uzvelkos, un mēs tā kā viens otru, kurš vairāk, un es sabļāvu. Un tas bija tāds skolotāji, un es redzu, ka viņš ir apvainojies, un es tāda sārkana palieku, un es saprotu, labi, es nomierināšos, es aizgāju no viņa projām, bet pēc tam es viņam atvainojos, un tad gan mēs izveidojam pavisam citu saikni, ka viņš redzēja, ka es viņam saku piedot, kad es sabļāvu, es zinu, ka tas nebija forši, tā nedrīkstēja darīt, es viņam sāku skaidrot, kas bija tas, kāpēc es tā norēģēju, un mēs tā kā izveidojam, šīs saukt par tādām cilvēciskām attiecībām, kad mēs satiekamies tur, kur tas konflikts notiek, mēs viņu pārstrādājam, mēs atrodam pavisam citu ceļu, un pēc tam ar to skolēnu man nekad vairs nebija problēmas stundās. Diemžēl mums bija jānonāk caur tādu konfliktu līdz tādām dziļām attiecībām, bet pēc tam vienmēr bija respekts, cieņa, vispārējais, ko mēs sagaidām no skolēniem bet stundās. Bet tas arī ir tas, ko tagad sarunās, un sanāk ļoti daudz bērniem runāt, un tas ir tieši tas, kas viņiem ir ārkārtīgi svarīgi, ka skolotājs spēj atvainoties par savām kļūdām. Jo diezgan daudziem ir tas aizvainojums, nevis aizvainojums, bet ir tā sāpīt iekšā, kad mēs risinām kaut kādas problēmas, tur, kā tas ir sācies, kāpēc tur tas viss tā ir noticis un tā, un tad sanāk, viņš saka, jā, bet skolotais nebija taisnīgs. Un ko tu, es saku, bet kā, ko šādā situācijā, es gaidu, ka skolotais man atvainosies. Un tad bieži vien, kad mēs pārnājam to, kāpēc skolotājs neatvainojās, un tad ir tie argumenti, ka droši vien tāpēc, ka viņam ir viena alga, tāpēc, ka viņam nav laika, tāpēc, ka nepatīk iedziļināties un tā. Bet tas ir starp citu viena tā diezgan problēma, ko bērni gaida, kad skolotājs spējas atvainoties. Tā nav skolotāja atkailināšanās bērnu priekšā? Kā jums šķiet? Cik tālu? Zini, nē, ja tu esi kļūdījies, tad tu vari arī atvainot. Tev savus kļūdas atzīt, tas jau nav atkailināšanās. Bet tur ir bailes un kauns tur noteikti ir. Varētu būt, bet tas jau ir, ja tu spēji vispār, jebkurā situācijā atvainoties, tad tu to var izdarīt, bet ja tu esi tāds, kas noliec savas kļūdas, tad jau tu to nespēsi izdarīt. Un plus mēs rādam piemēru bērniem. Ja mēs sagaidām, ka viņi par savām neveiksmēm kļūdām varēs atvainoties, mēs viņiem parādām, kad mēs viņiem rādam piemēru šādā veidā. Bet atceros tagad par to piemēru ar 6. klasi, kad Laima izsauca atbalstu, kur viņam bija ar klases audzinātāju. Mums bija saruna ar tevi. Man ir viena reize tagad skolas vēsturē, kad es esmu sākus raudāt bērnu priekšā. Paldies! Salventus dodam! Es pat nezināju, kas ir noticis, bet skolotāji uzrakstīja skolotāju čatiņā, ka lūdzu kāds atnāciet, jo tur nebija iespējams strādāt, jo viņi bija uzvilkušies. Bet arī bija, es nezinu pat līdz galam, kas tur bija noticis ar klases audzinātāju, bet sanāca, ka es ienācu ar viņiem runāt un mēģināju atgādināt, kāpēc viņi vispār ir šeit skolā, ko skolotāji dara, kāpēc reizēm sanāk tā, ka pieaugušais kļūdās. Un tad viņiem arī tur tās attiecības pēc tam ļoti forši tālāk aizgāja. Bet sanāca, ka tu ienāc situācijā, kur tu īsti nezini,
Bet viņi bija tik emocionāli, un tie bērni bija tik emocionāli, ka beigās arī skolotāji, kur vadīja stundu un izsauc palīdzību, tā arī raudāja. Mēs visi raudājam. Un tagad tā klase vienmēr, kas nāk, tu nāc paraudāt vai ar mums parunāt. Tev nešķita kaut kādā brīdī, ka to, ko tu rādīji viņiem, ka tu raudi, ka tu pasaki, ka tu nespēji un nesaproti kaut ko, ka viņi izmantotu pēc tam ne tā labākajā formā? Zinu, ka man no tā nav bail, ka viņi izmantotu. Es vispār man nav tāda faila, ka viņi izmantos pret manis kaut ko uzticos viņiem, bet ja arī izmantotu, mani tas nebiedē. Jo es zinu, ka es esmu dzirdējusi no citu skolu kolēģiem, ka tu nedrīksti parādīt tur, ka tu esi vājš, jo tu esi tas, kurš vada procesu. Nesen Latvijas rādio, kad mēs runājam par vecāku sapulci par filmu, tad arī bija viena klausītāja uzrakstījusi, ka nē, skolotājiem ir jābūt tam, kurš vienkārši novada stundu, un skolēnam ir jābūt tam, kurš vienkārši klausās to, ko dod skolotājs. Tas jau tā nestrādā. Es esmu runājis par savu pieredzi, ka man tētis ir miris ar bērniem dalījusies. Visas tādas lietas satuvina vienkārši, bet tas jau nav tāpēc, ka es neienāku vienkārši klasē un nesāku stāstīt, ziniet, ko man ir tāda pieredze. Tas jau tā vienkārši tur attiecīgi izveidojas moments vai situācija, kurā viņi dalās un lai viņu kaut kā to bēdu, sāpju vai izpratni par lietām, es padalos ar savu, un tad viņi kaut kā mēģina tās pieredzes, un tad viņi prasa, kā tur to tika galā, vai tad mums atkal rodas vieta sarunai. Man liekas, tas ir svarīgi. Bet te ir arī dark sides, jo kad tu salūsti, tu nejūti spiedienu, ka tu kā vadītāja nemaz vai ko tu dod, piemēram, signālu tam otram skolotājiem, kurš ir klasē. Mans jautājums tāds, ja tu nejūti spiedienu no tā, ka, ja tu salūsti, tad čist ir slikti. Tad tā kā mēs esam aizgājuši jau tik tālu, ja pat direktori salūst, tad tālāk vairs nav kur. Nē, man liekas, līdzīgi tā kā ar bērniem. Mēs bērniem esam radījuši drošu vidi, un tas, ko Evija teica, ka es zinu, ka šie pieaugušie ir tie, ar kuriem es varu to darīt. Sliktāk būtu, ja es būtu izskrējusi ārā un sākus tur raudāt. Vai tas bija vienkārši siena. Tur sakritika emocijas. Man pat emocijas neradīja tās. Es nesāku raudāt, tāpēc, ka par to, ko viņi bija sadarījuši, bet vienkārši tā atmosfēra, kas tur bija raudamā atmosfēra. Raudu tur bija raudu kakts. Tā bija raudamā. Jā, bet man nav ar to komandu, kas ir šeit, un cilvēkiem zinu, ka es drīkstu. Man nav vispār faila, kas nedrīkstētu tā kā salūst. Dats parādīja, ka viņi ir cilvēks. Viņi varbūt savu amatu nes kā direktori, bet viņi ir cilvēks. Daži skolēni nezin, ka es esmu direktori. Jo mēs nav skaidrs, kurš ko dara vispār. Šī visa kontekstā man ir jautājums, kā jūs paši sev palīdzat šajās situācijās? Labi, ir tagad notikusi kaut kāda situācija klasē, jūs esat aizgājuši, paprasījuši kolēģa palīdzību, iegājis iekšā. Kā jūs tiekat galā ar to, kas tur tiek ienests? Ko ienes bērni? Tad tu teici, ka punktus atrod tev, ja? Respektīvi, kā jūs ar to tiekat galā? Kā jūs pēc tam sev palīdzat? Kurš sāk? Es? Tu skaties uz mani, tu negrib atzīties. Es pāraudu. Piemēram, ja tā ir raudamā situācija, es aizēju pāraudā. Citreiz es aizēju uzreiz izventilēt, tas nozīmē, ka es izēju pastaigā, vienkārši ārā. Bieži vien tas ir padzert, tā kā ir tas tūlītējā palīdzība, un tad ir tas ilgtermiņa ieguldījums. Ilgtermiņa ieguldījums, protams, ir tur terapija, sporta nodarbības un miegs, jo tas, es jau esmu tajā vecumā, ka es par to sāku interesēties. Ja man kādreiz likās, ka tas viss ir pilnīgs muļķības, tad tagad es tiešām saprotu, ka tā parūpēties vispirms par fizioloģiskām vajadzībām un tad to mentālo palēnām ķepināt, jo svarīgi man bieži vien palīdz vienkārši parunāties ar kolēģi. Es zinu, ka daudz iet pie Evijas vienkārši parunāties no sērijas par dzīvi, kā šodien gāja, un tas tiešām palīdz, jo tu uzreiz tā kā izrunā, tev ir viedoklis no malas, tu tā kā runājot pats dzirdi, kas tur notika un kas beigās bija tas, kas tev notrigerēja. Jo vienmēr tajās situācijās ir pilnīgi nesaistītas lietas ar to, kas tiešām notika klasē. Tas ir tiešām vai kaut kāds pārgurums, mazums vēl slimība, tad ir kaut kāda situācija mājās, vai tiešām neesmu izgulējies, neesmu paēdis. Tur var būt tik daudz, kas apakšā, kas nemaz nav saistīts ar to, kā tie bērni tur uzvedās tajā stundā. Un bieži vien tiešām tā pirmā saruna ļoti palīdz. Un tā kā fiziski parūpēties par to ķermeni. Un, protams, terapija. Un miegs. Un miegs, terapija, miegs. Visu. Tu esi tajā vecumā, kad ir miegs. Es esmu tajā vecumā, kad es sāku novērtēt miegu. Jā. Pie tevis Evija iet visi parunāt. Tā es dzirdu. Lielākā daļa. Daudz. No tādiem. Jā.
Ko tu dari ar to? Kā tu Ar to, ko es savācu tur visu, jā. Jā, tu Mēs jau te ar savāc. vienu kolēģi taisni runājām, te visādas dzimšanas dienas, vārdienas. Es teicu, kaut kā pēdējā laikā ārkārtīgi fascinēja izkastes mašīnas jau kopš, tu iedomājies, tu Ziemassvētku nākas laiks, un tu stāv pie loga, dzer kafiju un brauc izkastes mašīnu, lampiņas mīrgo, viss tāds tajā rīt tumsā, bet ir skaisti tomēr. Un tad es kaut kā piefiksēju, ka es eju kaut kur, regulāri satieku kaut kur tās mašīnas. Un mēs ar kolēģi runājām, un es teicu, principā, tu nevari izdomāt man dāvanu, tu man var uzdāvināt mazu izkastes mašīnas modelīti. Un? Ko tur viņi darīja? Tas tāds simbols savā ziņā, tāpēc, ka jau būtībā tas, ko visu nāks uzklausīt, tas jau nav tikai tādas labas lietas vien. Tur īstenībā brīžiem ir tādas situācijas, ka tu, arī starp citu situāciju, kas arī reizēm tevī pamodina to zvēru, ka tev atnāk tāds mazs lielais cilvēciņš, viņam ir kaut kāda bēda, tāda bēda milzīga. Tu sāc runāt, un tu roc, mēģini atrast, kur tad tās kājas aug tam visam notikumam. Un tur izrādās, ka tur ir kaut kāda, skarbā realitāte mājās. Un viņš tev stāsta, un tu klausies, un tu domā visu laiku, ko es ar šito, lai tagad daru, kā es varu izdarīt. Un tad tavā vienā brīdī vienkārši tu saproti, ka tev jau ir pamodies ārprātā kaut kāds zvērs, tāpēc, ka tu saproti, ka tu reāli neko izmainīt nevari, jo tu nevari iespaidot kaut kādas notikumus, kas notiek tajā ģimenē. Un pārņemt tādas ārprātīgas dusmas, es varētu pat teikt, un tā, ka gribās, tiešām daudz ko gribās izdarīt, jo tu saproti, ka tu neko nevari izdarīt reāli. Tā bezspēcības sajūta, kad tā problēma, tur tas ārprāts ir tāds, ko tu atrisināt nevari, jo tu nevari mācīt nevienam dzīvot, kas ģimenes ir un tas ir tāds ārprātīgi riebīgs moments. Un tad tās lietas tev krājās. Nepietiek ar to, ka tu jau nes kaut kādas savas lietas visu laiku sev uz muguriņas tādā maisiņā. Un tad tajā maisiņā nāk viens ieliek kaut kādas savas ģimenes problēmiņas, viens ieliek vēl kaut ko. Tad kāds atnāk kaut ko forši ieliek, bet pārsvarā tur liek tādas smagas lietas. Un ir bijis tā, kad es reāli esmu pateikusi arī, kad stop, es tagad bišķiņ aiziešu. Tur aiziet izsteigājās, bet tas ir tāds īslaicīgais. Ļoti labi palīdz, piemēram, noiet kaut kādas 30 kilometrus vienkārši gar jūru. Ja galīgi nevar no tas vēl nepalīdz, tad var ielīst te ūdeni iekšā, neskatoties uz laika apstākļiem un gadu laiku. Tas arī ļoti labi palīdz. Un tad atnāk kolēģi, un tad reizēm tur ir tā iespēja, ka tur mēs visi smējamies, runājam pilnīgas muļķības, un tad tāds izlādiņš kaut kāds notiek. Bet tā pateikt, ka līdz galam tu iztīri kaut kādu sev to katlu, to nevar izdarīt vienkārši, tāpēc, ka ir tā, ka tu to vienu dienu kaut ko darīsi, tu atnāc nākošajā dienā, un pat, ja tev liekas iepriekšējā dienā, ka tas viss beidzies, un viss stop noliekam, tad tu ieraugi to bērnu, un tev jau ir tāda, profesionālais kretīrisms, ka tu jau nevar viņam garām paiet. Kā tev šodien iet, kā tev šodien gar stāvoklis, un tas viss atkal nāk apakaļ. Tā kā es domāju, ka tā līdz galam iztīrīt visu to nevar tā. Starp citu arī elpošana, elpošana arī ļoti labi palīdz. Tikai pareizi, tad tur tās visas ieelpas, izelpas un tie elpu kvadrātiņi un visas tās lietas, tas arī palīdz reizēm izventilēt ārā. Bet es nevarētu teikt, ka es līdz galam varu dabūt ārā visu. Tad sanāk, ka tu tā kā ej pa skolu, tad tu redzi visus savus mazos klientiņus. Jā, es redzu mazos un lielos klientiņus, es redzu, jā. Un es saku, ir tā, kad ir kaut kādas lietas, kad ir tā sajūta, ka šitas ir pabeigts, šito es nolieku malā, bet ir, ka tu jūti, kad kaut arī tā situācija tāda, ka tu reāli neko nevar izmainīt. Bet tu vienalga kaut kā, kā tev ir, kaut kā, tev tāda, atbildība kaut kāda vai kaut kas, nezinu. Nevar, labi, tur viņam viss slikti, tā labi, tur šodien liekas mierā. Tā īsti nesanāk, jā. Vai kādreiz sanāks? Tu jau rādīs laiks dzīvosim, redzēsim. Šeit nav par to glābēju, kad domā, ka tu varēsi visu izglābt. Nē, šito es atmetu. Man bija kādreiz, man bija tāda, labi, tas jau bišķiņ no tādām mākoņu ezotērikas lietām savulaik vecos senos laikos. Man teica, ka es savā dzīvē noteikti varot ļoti labi strādāt ar cilvēkiem un uzklausīt un glābt un tādā garā. Un te es piefiksēju baigi daudz situācijas, gan iepriekšējās darbvietās, gan kaut kur, kad es parasti pamanos kādam es nezinu, ko es lienu citu dzīvē, es pilnīgi pašai jau rievās. Un tad es nonācu, kad man izskanēja tas piedāvājums mainīt šajā skolā to, ko es daru, pret to, ko es tagad daru. Tad es domāju, te ir tas punkts. Kur ir? Back to basics. Jā, tas ir tāds. Bet nē, pasaules izglābt, un arī nevajag. Katrs glābjas pats. Bet baigā piesaisti veidojas pie katra. Jā, tas gan, ir.
Nē, ir gandarījums arī, protams, tad, kad tu redzi, kad tur tev nāk, piemēram, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, tu jau zini, ka pirmdien no rīta jau būs klāt, un tad paiet, ko laiks vairs nenāk. Nav. Tad ir Skolā skolā vispār ir, vai kā paskatās, nē, pēc saraksta ir, un te kaut kur satiek, nu kā iet, jā, es pie tevi aizmirsu aiziet vispār, bet man viss kārtībā, un tad vēl smieklīgi ir tas, ka kādreiz ienāk un saka, man jau neko no tevīm nevajag, es tikai gribēju paprasīt, kā tev iet, un tad, arī kāds man paprast, kā man iet. Nē, nu tas tā no bērnu viedokļa, tā forši, un tad tu saproti, ka tu esi izdarījis kaut ko līdz galam. Rekur tālāk arī gribu ar nākamo jautājumu. Ko nozīmē tev attiecības skolā? Attiecības. Ko tas tev ietver? Tu attiecības skolā, nu tas ir daudz attiecības ar skolniekiem, attiecības ar kolēģiem. Par bērnu parunājam, par skolniekiem. Nu tur ir tā lieta, ka tie, kas ienāk manā kabinetā, viņiem ir tāda, es viņiem mēģinu iedvest to pārliecību, ka tas, kas tur tiek runāts, tas paliek tikai starp mums. Lielā mērā tas tā arī ir. Es ceru, ka kolēģi man nenodod tad, kad tas tā nenotiek, kad man ir jāpasaka viņiem kaut kas vairāk, jo tad tas vienkārši tad es zaudētu uzticību no tiem bērniem. Bet mums izveidojās tādas, es teiktu, reizēm pat labākas attiecības, es pieļauju, kā viņiem ir mājās. Jo tas, ko viņi izstāsta reižu reizēm, tas ļauj saprast to, ka viņi mājās nevar līdz galam uzticēties. Diemžēl tā tas ir. Un tad tās attiecības jau kļūst tādas, bet tur ārkārtīgi jānogriež tā robeža, tāpēc, ka, lai tu neuzņemtos, negribētos, lai tas bērns tev neuztver jau kā savu kaut kādu, māmu otro numuru vai kaut ko tādu, bet tās attiecības ir ārkārtīgi smalkas un trauslu padarīšana. Vismaz manā darbā, teiksim tā. Jo, tur tev ir it kā jābūt čomam, tev ir it kā jābūt skolotājam, tev jābūt pieaugušajam, tāpat laikā kaut kādā brīdī tev ir jābūt vienā līmenī ar to mazo cilvēku vai netik mazo, un tur ir tāda robeža visu laiku, tev jānotur. Kurā brīdī tu saproti, ka ir jāiesaista vecāki? Tu teici, ka uzticās tev, daudz uzticās, un tu to informāciju arī paņem. Vai tu nodod tālāk vecākiem? Jā, ir lietas, ko es nododu tālāk vecākiem, kas ir tādas, bet ir lietas, ko es arī nenododu tālāk vecākiem, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi tādas, neteiksim sensitīvas, bet ir tādas ārkārtīgi trauslas lietas, kad kaut kādas, piemēram, kaut vai ir kaut kādas sirds lietas. Ko tie bērni, viņiem tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet vai viņi mājās ir saņēmuši kaut kādu, varbūt attieksmi tādai, ko tu liecies mierā ar savu tur mīlestību, tā tālāk. Un, pirmam tādas lietas, tādas es nevaru, nodot tālāk vecākam, jo tur ir tā lieta, ka es līdz galam nezinu, kāda būs tā reakcija no tās puses. Ja kolēģi vidū es vairāk vai mazāk zinu, kuram es varu izstāstīt, un viņš mācēs ar to bērnu aprunāties, es nevaru zināt, vai aizejot mājās, ko tu tur atkal esi izrunājis, ko tu tur stāsti skolā visādas lietas. Ja? Tā kā tur tas ir jāskatās. Bet daļa nodod, daļa nenodod. Tu izvērtē, kurā brīdī ir jādod tālāk, kurā nav. Es gribēju tieši aktualizēt. Mēs, man liekas, ka skolā zinām tik daudz lietas, ko mēs negribētu zināt. Pusi negribētu vairāk, kā pusi negribētu zināt, ko tie bērni stāsta. Ja būtu ļauna nolūka, mēs ļoti daudz varētu pelnīt. Vienkārši, tiešām man liekas, ka vecākiem nav ne jausmas, cik ļoti atklāti bērni runā par to, kas notiek mājās, kādas ir attiecības vecākiem, kas mājās notiek, kas ir mājās vērtības, kur bijuši, ko darījuši. Reizēm klausos un jau saka, paldies, man vairāk ne, bet es tev gribu vēl izstāstīt, pagaidi, vēl notika tas un tas. Un ļoti daudz liekas informācijas ienāk, bet te pašā laikā nevar iedot arī to impulsu vai signālu bērnam, ka tev neinteresē, ko viņš saka. Bet ko darīt ar to visu informāciju, kas patiesībā, nezinu, tā kā Evija teica, ka viņa jau ir tāda, ko nevar tālāk izpaust, kas patiesībā man nebūtu jāzina, bet tas bērns ir gribējis padalīties, jo viņam acīmredzot nav ar ko citu padalīties. Un tev tas traucē veikt savus darbu vai palīdz? Kas ir tas, kurā brīdī tu saproti, šis man palīdzēs un šis man traucēs? Ir kaut kādos brīžos, ja es zinu kaut kādas lietas, ja man ir jārisina kaut kāds jautājums pēc tam, tad tas var palīdzēt. Bet tās informācijas jau ir tik daudz, ka es jau vairs nespēju kādā brīdī izšķirt, pa kuram bērnam tad tas patiešām bija. Jo ienāk ļoti daudz dažādu informāciju, un tad kādā brīdī es vairs nevaru pateikt, ka tas bija konkrēti tas bērns, kurš to stāstīja.
Man liekas, ka klasiskākais ir foršākais, smieklīgākais, ko bērns saka, manam mamma un teica, ka vakar precējās. Nu, tā kā šis ir, man liekas, reāli smieklīgi, ka viņš tā. Tu tiešām neesi dzirdējis vēl tā kā mazie bērni runā. Bet, jā, šis ir vienkārši, tas, ka viņi atnes pilnīgi visu no mājas, viņi ļoti atklāti dalās ar to. Un es domāju, droši vien vecākiem jau mājās arī nevajadzētu teikt, tu mājās nestāst neko, bet mums ir jāmāc atkal. Klau, par šo mēs skolā tā kā publiski nedalāmies. Tas ir tas, kas notiek tev mājās. Tur vēl nāk tas pedagoģiskais darbs klāt, jo tu, kad tev izstāsta visādas intīmas un visādas citas lietas, es tiešām to negribu zināt. Tas nav atkarīgs no vecuma posma? Jā, mazie vairāk. Tie ir pirmsskola un pirmās 3 klases noteikti, bet tas ir tas brīdis, ka viņi ļoti uzticās skolotājiem. Viņi to stāsta skolotājiem kā labākiem draugam un kā tādai uzticības personai. Ir lietas, kas nav jāstāsta skolā un publiski. Galvenais, lai to neizmanto skolotāji, tie cilvēki, kas ar viņu strādā darbā. Jā, tas arī ir ļoti būtiski, lai pieaugušais nepavērš to kā ieroci vai nu pret bērna ģimeni vai pret pašu bērnu. Tad nav ko skolā darīt. Jā, tas ir. Ja ir tādas tieksmes, tad skolā nav ko darīt. Tieksmes. Bet bērnam jau, kā tu arī saki, kā var, viņš pa daudz stāsta, bet mēs jau mācam viņam tā kā būt tam emocionāli inteliģentam cilvēkam. Bez tās runāšanas jau neiztiks. Tāpat tās dzirdēs to, ko tu varbūt nedomāji, ka tev vajag dzirdēt. Bet tas forši, kas ir gan tas, ka viņi tik daudz runā un stāsta un dalās, ka tas tev iedod kontekstu tālāk. Tā kā, ja viņš, piemēram, tev izstāsta, saprot, viņam viss ir fine, es par to bērnu šobrīd neuztraucos. Ja viņš izstāsta, ka viņam tur ir kaut kāds pārmaiņas, kaut kas tur grozās, viņš pats sāk sliktāk justies, tas tev iedod pēc tam kontekstu, tu to bērnu vērot, saprot, tur, nezinu, pieņemsim, pirms gada bija šķiršanās, šobrīd viņš ir drausmīgs kumšs, ko mēs darām ar šito tālāk. Kad no sērijas, jo viņam, ja tu sāk traucēt mācībās, viņš nav vairs dzīves priecīgs, es nezinu, tas vienmēr ietekmē viņa pašsajūtu, un viņa pašsajūta vienmēr ietekmē to, kā viņš varēs performēt skolā, ja darboties. Varat iedot bez šķiršanās vēl kādu piemēru, kas bērnus ietekmē? Jebkas, nomira suns, kaķis, tuvinieks, kāds smagi slimi radinieki vai jā. Bet arī notikumi pasaulē. Mēs īpaši saskārāmies ar, kad sākās karš Ukrainā. Izteikti. Tas bija tāds gan pieaugušo nespēja ar to tik galā un mēģinājumi tik galā, un kur vēl atbalstīt to mazo, kurš vispār nesaprot. Pirms tam Covid, visus noraka. Jā. Viss, kas notiek pasaulē, kas notiek tavā tuvākajā lokā. Tas iedod tev kontekstu, jā, jo ja mājās tev ir drausmīgi kaut kas tāds, notiek drausmīgs vai kaut vai mazas lietas, nezinu, jūs pārvācāties, tas uzreiz iedod to kontekstu, ka viņš ir neizgulējies, viņš ir satrauks, viņš guļ stundā, jebkas tur var nākt ārā. Vai ja vecākiem ir kādi jautājumi, ko viņi risina nevis savā starpā, bet individuālie atkarības, piemēram. Jā. Tas ir jums jāzina, vai tas traucē darbu? Nē, tad mēs nevaram būt tā skolotāja, kas tev zvanīja tur un teica, ka mums ir tikai jānovad stunda, tas tā nav, nē, tad tu ej citā virzienā vispār. Cik tad jūs spējat vadīt saturu, dot saturu, un cik ir tas, cik ir attiecības? Bet tu nevari iedot saturu, ja tev pretī sēž. Bet visticamāk, visi viņi nav tādā stāvoklī. Bet tu 2 skolēniem, cevišķi, piemēram, tagad sākās bombardēt, pieņemsim, nobombardē Ukrainā slimnīcu bērnu. Vecāki mājās par to ir runājuši, viņi atnāk, viņi sašumē sev, viņi visi sēž. Viņiem tas ir šobrīd svarīgāk nekā mācīties matemātikā reizrēķinu. Viņiem ir svarīgi saprast, ka mēs šobrīd šeit sēžot esam drošībā, ka to risina tās iestādes, kurām tas ir jārisina, kā mēs uz to varam paskatīties, tev ir jānoņem tas emocionālais fons, lai tu vispār vari tik klātam bērnam. Un iespējams, tais 40 minūtēs vai 45 vai stundā tu vispār līdz tam netiksi. Nē, tu turpinās varbūt runāt vēl 3 dienas par to pašu, ja būs vajadzīgi. Ja jau nereti ir tā, ka skolotājiem ir bijis kaut puika, kas ārā spēlē futbolu, ir notikusi konflikta situācija, viņi atnāk uz stundu, un viņi jau turpina par to ņemties, viņiem tas nav atrisināts, un viņi iespējams to nevar atrisināt bez pieaugušā. Tad skolotājs, ko darīs, tu nevar iesākt savu stundu. Tu vari vienkārši izlikties, ka tur nekas klasē nenotiek un vienkārši runāt, bet viņi runās savu, viņiem joprojām ir aktuāli, tad pēc, ka tas konflikts netika atrisināts, tad skolotājs labāk velta tās 10-15 minūtes izrunājot to, kas ir noticis ārā. Viņiem pārjautā, vai tagad ir atrisināts šis, jā, labi, tagad ķeramies pie darba un izdaram to produktīvi, jo nav vietas zināšanām un prasmēm, ja tev ir galva aizņemta ar to, ka tev kaut kas netaisnīgi licies vai, tas vienmēr kaut kā dominē.
Un te es teiktu tā, ka tur, kad tu prasīji, kā tu palīdzi sev, būt cilvēcīgam, es teikšu rūpīgi, reāli sūkā, tāpēc, ka tev pēc tam ar to ir jātiek galā. Jo, ja tu esi izvēlējies ieraudzīt un atbalstīt kādu, tas nozīmē, ka tu ar to dzīvos vēl kādu brīdi, kā Evija teica, kamēr tu tam bērnam saki, tur kā tev iet, lai gan zini, ka tu nevari palīdzēt. Un tas prasa milzīgu resursu no tevis, lai tu vari tā kā pilnvērtīgi būt tajā procesā un ar to cilvēku veidot attiecības. Man būtu vieglāk neredzēt, nedzirdēt, nereaģēt, un tad es varētu tikai būt skolotājs grāmata, kā saka mūsu absolventi. Iet klasē, mācīt priekšmetu nevis skolēnus, un iet ārā un viss. Un neko neredzēju, nedzirdēju. Vienalga, kas tur sēž klasē, kā viņus sauc, kā viņam vienam ar otru iet. Bet šajā skolā tas nav iespējams, jo mēs... Tu tā nemāki. Es nemāku arī tā, jā. Jā, tu pat tā nemāki. Klausies, tad vēlreiz tas jautājums, cik tad ir attiecības un cik ir tas saturs, ko jūs dodat? Jūs paši? Pagaidi. Es zinu, ka Dācis šo atbildēs ļoti labi. Jā, manā iekšējā sajūta, ka skolā 80% ir attiecības un 20% ir saturs, jo tev ir sakārtotas attiecības, tu vienkārši ej, un viņi ir gatavi darīt ar tevi jebko, ko tu piedāvā. Tāpēc, ka tev uzticas, tev esi autoritāte bērniem, viņi tev vienkārši pieņem un darīs ar tevi, jo zin, ka tu nepiedāvās kaut kādu sūdu viņiem. Un tas nav par to, ka devalvējam satura nozīme. Tas ir par to, ka prioritāri, vienkārši cik tas laika aizņem arī, un ko mēs ar to iesākam, jo, ja tu mācību priekšmetu, tad tu mācību priekšmetu. Tev ir arī rezultāts tāds, kā viņš ir. Tad tu mācību priekšmetu. Bet attiecības maina arī to, kā, piemēram, ja tu māci priekšmetu, kas pusklasē vispār neinteresē, un viņi neredz jēgu tam dzīvē. Man tāds priekšmets ir. Man ģimenes māca geogrāfiju. Tiešām tā kā 50/50, tas tagad atnāk tā 7. klasa pirmo reizi uz geogrāfiju. Klasiski puse vispār nesaprot, ko viņi tad dara, un puse tā kā, labi, iedosim viņai iespēju. Viens parasti ir tāds, kuram ļoti patīk uzreiz, ja ienākot pa durvīm. Un klasiski, kas ir, kad tu ar viņiem, ja es ar viņiem tā kā mērķiecīgi izveidoju tās attiecības sākumā, viņiem tas priekšmets liksies interesantāks, un viņi daudz ātrāk paņems to saturu, ko es gribu viņiem iedot, nevis, kad es tur visu laiku būšu tur, nē, jums visiem patiks geogrāfija, es neloloju vispār tādas cerības, bet tas, ka lai viņi sajūt, kad kāds es esmu kā cilvēks, es viņam varu iedot varbūt vairāk ar to sajūtu, ka mums tagad būs čomiskas attiecības un es iemācīšu jums vismaz kaut ko, lai jums dzīvē paliek atmiņā, nevis, ka es tēt maukšu tikai pēc grāmatas, tad pilnīgi dažādas pieejas. Es vienkārši to nemāku to bez attiecību. Man liekas, ka arī bērni šogad, mēs jūtam, ka viņi katru gadu tagad, kad nāk, viņi arvien vairāk meklē to iespēju izveidot attiecības arī paši, jo nevelti mums skolā tas cirkulē, tas apzīmējums dzīvu vecāku bāreņi. Jo viņiem vecāki ir, kuriem vienkārši neinteresē, bet te viņi atrod cilvēku, kur ir attiecības. Un tā jau ir lielākais, visbiežāk minētais iemesls, kāpēc izvēlās šo skolu, tāpēc, ka meklē, kur būs attiecības. Un savstarpēja cieņa, un man liekas, tas absurdi, ka vecākiem ir jāmaksā par skolu, lai viņi būtu garantīvi, ka viņu bērnus cienīs, un viņi izaugs cieņpilnā vidē, jo tam tā nevajadzētu būt. Tam vajadzētu vienkārši būt kā vienkārši pamata lietā, jebkurā sabiedrībā vidē, kur mēs esam, ka par cieņu nav jāmaksā. Tā ir vienkārši, tā ir jābūt starp cilvēkiem, kur mēs esam vairāk kopā. Un, šis ir tāds, diemžēl arvien vairāk par to runā, ka nav citur tā. Bet tas nav, tu tagad runāji ne tikai par skolu, tu runāji jebkurām. Jebkurā, jā. Vienkārši ar tas, ko mēs saskaramies, ka mums tiešām tie vecāki arī norāda, ka viņi meklē tās attiecības, jo viņi zina, ka te skolotājiem skolēns ir kāds, ar kuru viņš veido attiecības. Mēs to visu laiku mums te grozamies ap vārdu attiecības. Šitie ir bērni, kas atnāk no lielās skolas uz šeien. Mums ir pārstādi, piemēram, bieži. Viņi tā kā saprot, jā, un šeit visu pamanu, ko es daru. Te redzu, kad es tur runāju, te redzu, kad es špikoju, te redzu, kad es ar kādu aprunāju. No sērijas, kad te bērni tik ļoti mēs pievēršam tam, kā viņi sevi, kā cilvēki pasniedz ikdienā. Un tad pienāk tas brīdis, ir tādi, viens vismaz gadījums bija tāds, kurš aizgāja prom, es prasīju, kāpēc tu esi prom? Es gribu ieplūst lielajā klasē, lai man neviens nepamana, neviens neko nepras. Ka tam cilvēkam, kurš ir bijis pirms tam lielā klasē, un pēc tam viņš tā kā visu laiku ir tādā spotlightā,
pēc tam aiziet atkal uz lielu, viņš tā kā gaida, ka viņu mazāk pamanīs, ka mazāk reaģēs uz tām viņa kaut kādām lietām, ka viņš varēs vai tur norakstīt vienkārši vai stundā paurbināt degunu, pie mums īstās iespējas nav. Tas nav tikai par tādām attiecībām, bet arī par to, ka skolotāji ļoti pievērš uzmanību katram tam bērnam. Un tas ir nogurdinoši bērnam šajā gadījumā. Nu kādam tas ir nogurdinoši, kāds citādāk nemaz Un kāds cits atkal pēc tā augst. Viņš grib, lai viņu pamana beidzot, bet taisnība ir lielajā klasē, pēdējā solā tu vari vienkārši nogulēt visu stundu. Nu, bet mums arī skolēns, kurš pēc 6. klases iekļuva ģimnāzijā, atgriezās, tāpēc, ka viņš teica, viņam nekā nav kopīga ar tiem cilvēkiem tur. Viņam pietrūkst tās miedarbības ar klases biedriem, ar skolotājiem, ka tu kaut ko plāno, ir kaut kāda lieta, kas notiek, kam mēs gatavojamies, ka tas nav tikai reāli atver grāmatu, izpildi uzdevumu, ej uz nākamo klasi, izpildi mājasdarbus, atkal nāc, un tu vienkārši esi tā kā rūpnīcā. Viņi paši jau sāk definēt to, ka viņiem vajag to miedarbību un tādu foršu miedarbību, kas viņiem palīdz arī augt kā cilvēkiem personībām. Viens ir miedarbība, nākamais jau ir par bulingu vēl, kas lielajās skolās ir mazāk notverams nekā tas ir, piemēram, pie mums, jo mēs katru to keisu pamanam lielākoties, nesaku 100%. Bet, ja mēs katru to keisu pamanam, tas jaunietis atnākot no lielās skolas, man personīgi aizdoma, ka tur arī bijušas vēl sliktas attiecības vispār, ka varbūt viņš ir izsmiets vai vēl kaut kā, jo tas ir šobrīd, jo parasti, kas notiek, tie bērni, kas atnāk no citām skolām, mēs redzam, ko viņš dara klasē, ka viņš sāk citus tur kaut ko tur aiztikt. Pēkšņi parādās, tiešām parādās bulinga problēmas klasē, vai sāk tas ir viss saistīts, vai tāpēc, ka viņi iziet to ciklu, ja viņš ir bijis upuris tur iepriekšējā vidē, viņš mūsu vidē, vai vienalga, jebkurā skolā, viņš aizies, viņš kļūst par varmāku un tikai tad būs. Ja mēs esam redzējuši, ka veselu gadu viņš, tā uzvedība ir nesaprotama un tāda destruktīva, bet pēc gada pēkšņi ir kur ir forši cilvēki. Un žēl pēc tam, ka viņš pēc tam aiziet. Pierod pie tās vides. Jā, kad mēs esam viņu tā kā uzsatējuši, un tev nepatīk, ka es saku, ka mēs esam rehabilitācijas iestāde. Bet mēs negribot, esam rehabilitācijas iestāde gan pieaugušajiem, gan bērniem. Un arī šogad mums pievienojušies vairāk bērni, kur ir no citas skolas. Un tu redzi, viņš iet pilnīgi, tu tā saliecies galvu, nodūris zemē. Un man bija šonedēļ pieredze Kiva nodarbībā. Es to puisi redzēju, smejamies. Man vienkārši bija tāds, es gāju pa tevi iepalielīties, kad es nebiju nekad redzējis, ka tas bērns smējās. Un viņš šeit ir no septembra. Un man tas liekas nopelns. Es nedomāju, ka tas ir mans nopelns, bet es domāju, ka kaut kāds uzdevums, kurā ietvaros viņam bija iespēja piedzīvot, ka viņš var atvērties un būt drošs ar tiem klases biedriem saviem. Un klases biedri arī teica, bet es tevi nekad tādu vispār neesmu redzējis. Ka viņi piedzīvo to, ka tas cilvēks kaut kāds citādāks ir, un viņš spēja arī pasmieties, būt priecīgs. Un man liekas, baigi žēl, ka tur 7 gadus iepriekš viņš ir vienkārši mīcīts zemē, un viņam nav bijusi iespēja vispār normāli iztaisnoties, pacelt galvu un apskatīties, kas viņam apkārt, jo viņš vienkārši staigā un skatās zemē, kad tik pasaka, Dievs, man kāds ar acu skatienu nenotvers un kaut kur nebūs mums tas kontakts. Un tas par domu visvairāk žēl, jo mums reāli ir salauzts cilvēki nāk ārā no skolas, ko mēs gribam pēc tam no sabiedrības. Jā, traki. Evī grib kaut ko pielikt klāt šeit? Šeit? Kā salbūt šajā? Kā salbūt salauztos? Nē, man tā remontēšana jau. Nē, es tā domāju par tām attiecībām. Un, man jau liekas, ka ar tām attiecībām vispār ir tā, ka pedagogam, skolotājiem, ir tāda baigā privilēģija patiesībā, sevišķi jau, ja tu strādā bērndārzā pirmsskolā. Tev atnāk tas cilvēks, un tu jau patiesībā esi tas, kas veido viņam to pasaules redzējumu kaut kādā mērā, tās attiecības. Tu viņam iemāci to attieksmi, kā pret viņu izturās. Un tad tālāk viņš aiziet uz skolu, tu iedod viņam to pārliecību par to, ka viņš var justies droši, ka viņš ir saprasts. Un tad, ja viņš jūtās droši, viņš arī var veidot normālas tās attiecības tālāk. Un tad jau nonākot skolas vidē, ja tu ienāc tāds pārliecināts un tu par sevi esi drošs, un tu zini, ka tev apkārt pieaugušie nav zvēri, bet ka tu viņam var uzticēties, tad tev arī tā skolas vidi tālāk, liekas daudz normālāk. Nesen kaut kur te pilnīgi, nezinu, kādā kontekstā neatceros, televīzijā izskanēja kaut kur tāda frāze, ka tagad skolās ir ārprātīgi drausmīga, vispār šausmīga šitā vērtēšanas sistēma. Tur kaut kāda vecāka kaut kas tur runāja, kad jā, ir šausmīga tā vērtēšanas sistēma un bērnam tiek traumēta mentālā veselība un tā tālāk.
Un līdz ar to tās attiecības ar skolu, man liekas, vecākam tajā brīdī viņas jau vienkārši viņš uztver to skolu kā tādu kaut kādu monstru, kur tagad viņa bērnam tiek sačakarēta mentālā veselība. Bet kur ir tā problēma? Es tā domāju. Kā, vērtēšanas sistēma, loģiski, tā vērtēšanas sistēma tāda vai citādi viņa skolā ir, tāpēc, ka kaut kādas rāmītes, ne rāmītes, tā nevarētu teikt, bet, lai tu saprastu vispār, ko tas bērns ir dzirdējis, ko nav dzirdējis, ko tu esi iemācījis, ko viņš ir apgūst, tas kā liekas normāli, bet kur sākās tā mentālās veselības problēma. Bērniņš aiziet mājās, un mamma saka, tev ir pārbaudas darbs, ja tu dabūsi tur 4. Un patiesībā sanāk jau tā, ka tā skola, viņi tiek uztaisīti mazliet par tādu monstru, un tās attiecības tiek sačakarētas tiem bērniem, tāpēc, ka skolā neviens skolotājs, labi, tu dabūji 2, strunīgi, bet pats vainīgs. Ja, tur ir tā attiecība skolotājām ar to bērnu, tajā laikā, ka viņš iet tur rakstīt kaut kādu pārbaudas darbu vai par kaut ko, neviens skolotājs jau tev tur nežmiegs, nesitīs, neatņems tev datoru vai vēl kaut ko. Tu izdari savu darbu. Un tam bērnam jau tās bailes un tas stress rodās no tā, kas viņam būs pēc tam mājās. Man liekas, un ka tas arī, ja tev mājās tā visu laiku tev spiež, ka tev jābūt teicamniekam un tā tālāk, un ka skolotāji šausmīgi iestādi, tad arī tās attiecības skolotājiem ar to bērnu tiek izjauktas. Kad pazūd, kā lai pasaka, pazūd tā pārliecinātība par sevi, jo man gribās teikt, ka diezgan lielu robu attiecībām bērnam ar skolotāju un arī īstenībā bērnam ar vecākiem iesit tieši pašu vecāku ģimenē. Ka tur ir tā, jo arī runājot ar bērniem bieži vien ir tā, jā, kad viņi, ir tādi, kas, piemēram, kavē nenāk uz skolu, vēl kaut kur viņi kaut kur ganās apkārt un tā tālāk basto stundas un tā, un ka viņiem runā, tad viņiem arī paši atklāja to, ka, kad jā, viņiem tur nepatīk kāds skolotājs, kāds mācību priekšmets nepatīk, bet tā skājas aug būtībā jau no tā, ka viņi ir noskaņoti tā, ka tā ir baigi stingrā, tā ir tur drausmīgi. No vecāku puses? Jā, no vecāku puses. Kad to skolotāji briesmīgi tur pie māras, tas ir ārprāts, tur uzmanības. Kā viņi to var zināt? Pašiem arī kaut kāda pieredze. Es domāju, ka ir pašiem, jā, ļoti daudziem ir pašiem pieredze, un ir kaut kāds stereotips, kaut kas. Protams, ka bērns atnāk, skolotāji baigi stingrā, tā vietā, lai pateikt, tas ir ļoti labi, ka skolotāji stingri, jā, tas tev jāmācās tā, bet jo ir tā lieta, tieši tas, kas slauž to attiecību modeli, man liekas, tas, kad ar to bērnu netiek izrunāts, ko tas nozīmē, bet viņam uzreiz teikt tā, tu nebrauksi ar mani tur uz Miami, tu nedabūsi datoru, es tev nepirkšu to, es tev nedarīšu šito, mācies. Un tam bērnam rodās uzreiz tāds riebums par to skolotāju kaut kāds, tāpēc, ka tu jau esi vainīgi, ka es netikšu uz to Miami, tu man ieliki to 2, ja? Man liekas, jā, ka vecāki diezgan lielā mērā sačakarē attiecības. Tas ir par apbalvošanas sistēmu. Iedos pāris lietas vecākiem ieteikumus, ko darīt un nedarīt. Attiecībā tieši uz mīliet savus bērnus, jo, starp citu, kas vēl ir pa lietu, kas man arī pārsteidza, ne tikai maziem bērniem, bet lielie bērni, kad runā, jā, tas ir tāds baigi emocionāls moments, ka, piemēram, viņš saka, ka viņam lielākais sapnis ir ar teitu un mammu aiziet uz zooloģisko dārzu. Vai vienreiz vismaz apsēsties, paēst kopīgi vakariņas. Tā kā jā, varbūt vienkārši vajag pievērst vairāk uzmanību bērniem. Es saprotu, aizņemtība, darbi, sastrēgumi, stresi, viss. Bet bieži vien tas bērns paliek, jā, tāds, viņš grib, bet viņam pasaka, labi, paņem datoru, liecies mierā. Un, jā, un tas, laikam, ir tas vienīgais, ko varētu tā ieteikt, kad, vajag tos bērnus bišķi vairāk tomēr dzirdēt. Sadzirdēt. Jā, tu mīlestību šobrīd ieliki kā darbības vārdu. Dzirdēji? Tā Nē, ir? nedzirdēju, neklausījos. Nodefinēji pāris, tu rādīji piemēru, daži piemēri bija, kur tu teici mīlēt savus bērnus vecākiem ieteikumus un arī jau aktivitātes, kurš darīt. Mīlēt ir darbības vārds. Jā, es saku mīlestību ietērpi. Es jau sev arī pieķeru, kad es bieži vien grēkoju ar savu bērnu. Jā. Un tad tā sev iedod pausu, beidz lietas viņu mierā, viss kārtībā. Paklausies labāk, ko viņš saka. Paklausies, ko viņš saka, jā. Jā, es arī domāju, mēs taču tik daudz ieplānojam dienā, kāpēc mēs nevaram ieplānot vienkārši paēst kopā ar vakariņas. Man liekas, ka tas ir tāds reāli, ka mēs visu plānojam, jāplāno arī brīvais laiks, citādāk tas vienkārši izkrīt no tava grafika, jo tas nav pierakstīts. Un ja mums viss tas grafiks dienā ir pilns, tad es kā mamma arī domāju, man liekas, ka tas ir svarīgi, ka tiešām tu atrod laiku. Jo tās var būt tikai 10 minūtes, 10, 15. Jā, nav jau visticamāk, daudz, tas nav tāda iečakošanās dienas ietvaros un tiešām pabūt, kaut vai klusēt, pabūt blakus. Un ko tas tos bērnam? Skolā? Tas, jā,
tas, ka viņš jutīsies novērtēts un pamanīts no vecāku puses. Viņam tā drošības sajūta, ka es mājās arī varu iečakoties. Te viņš iečakojas pie Evijas, pie klases audzinātājiem. Mēs taču zinām, cik daudz bērnu nāk un klēpī sēžas un apskāvienus meklē. Un, es man liekas, bieži ir dienas, kad es savējos tik bieži neapskauju kā skolēns ejot pa gaiteni, jo kādam vajag vienkārši apskāvienu, kādam vēl kaut ko vajag. Un tad beigās atdod visiem citiem, un tad kur paliek? Vakarā ir jāieplāno arī ar savējo. Mēs skolā apskaujam skolēnus, citiem vecākiem darbvietās citas lietas ir jādara. Viņi tāpat velta uzmanību saviem darbiniekiem, kolēģiem, bet tiešām ieplānot to laiku. Kā mēs arī parasti esam skolā nav mājas darbu, bet tas, ka tu apsēdies kopīgi pie vakariņu galda un pārunā dienas notikumus, mēs to skolā nevaram īstenot. Bet tā ir tik... kopā vakariņas. Jā, kaut vai... Pēdas kopā vakariņas. Sāksim ar to, ka pasūt pār. Jo tas jau prasa vairāk laika, bet ka tas arī ir mācīšanās process. Mēs jau mācāmies par to, kā mēs kā ģimene funkcionējam. Baigi gudri tas skan, bet īstenībā pašiem jāatcerās arī izdarīt. Ir jau arī ārkārtīgi daudz pozitīvu piemēru, kur bērni lepnumu stāsta, ko viņi dara kopā ar vecākiem. Un arī būtībā tieši tur jau arī viņi nāk dalīties ne tikai ar negatīvām lietām, arī ar pozitīvām. Un nevarētu teikt tā, ka varbūt tur 50, varbūt varētu teikt tomēr 50/50 ir tādi, kur ir pozitīvie piemēri, bet, diemžēl tā otra puse arī ir. Un tā kā nav tā, ka tikai visi slikti, ir arī ļoti labi. Iedod pozitīvos, ko bērni tev stāsta. Jā, ir tā, ka, piemēram, ir ģimenes, kur ir katra nedēļas nogale ir kā obligāts vispār. Tur nav variants, sestdienas ir tikai ģimenei kopā. Kad viņi kā no rīta sāk, viņiem ir no rīta pankūks, viņiem visu dienu tiek pavadīt ģimeni pavada kopā. Ja, piemēram, tur kāds no ģimenes locekļiem ir tur komandējumā vai kur vienalga, tagad ir tās iespējas tik dažādas. Ir, kur bērni pat ēd pusdienas kopā pie galda, tētis, Skype'ā vai tur vēl kaut kur, jā. Nē, pilnīgi nopietni tā, un viņi ar to ir tādi, viņi ārkārtīgi ar to lepojās. Viņiem tas tā ir, ja? Viņiem tā sajūta tā, jā, kad viņi saka, jā, mums ir, jā, un tie bērni arī ļoti bieži uzsver tieši to, kad mūsu ģimene. Un tad ir tie, kas stāsta, mēs ar māmu tur bijām tur, saka, jā, labi, forši. Tētis nebija, kur te, viņam darbs, viņam tā, es nākošajā nedēļas nogalē varbūt ar tēti, nē, tētim komandējums. Un viņam jau ir tā, viņš jau ir pieņēmis to kā normu, ka, tētis jau nē, tētis jau nē. Ir mamma un tētis ir komandējumā, jā. Jā, tā kā ir tā, bet nē, tāda pozitīva ir, tad tur arī, kur ir ģimenes, kuras, piemēram, savās brīvdienās brauc uz patversmēm, kur bērniem parāda viss, kas notiek, kāda ir tā reālā dzīve. Ir, kas, piemēram, tad, kad mēs arī runājām, tas gan nebija šajā gadā, bet iepriekš, ka mēs daudz runājam par visādiem sociālajiem projektiem un tā, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu tur citiem cilvēkiem un tā, un ne tikai cilvēkiem, arī dzīvniekiem. Un tad ļoti arī bija tādi, kuri, piemēram, ārkārtīgi tādu lepnumu stāstīja, ka mēs tur ziedojam tur, mēs tur daram to, un tad bija tādi, kas teica, nekad vispār neko tādu, kaut kādiem krančiem, kaut kādiem veciem suņiem priekš kam, jā. Jā, tā kā... Vērtības. Jā, tas ir vērtības, tas ir tas tāds. Jā, bet viņiem skolā, starp citu, tas pozitīvais piemērs arī ir, ka, piemēram, pirms Ziemassvētkiem mēs iepriekšējā gadā sākām to eņģeļu pastu, un šogad tur, tā liekas kādreiz, tur čakars baigais, tur pakot nest viss tas. Un tad bērni, šogad nebūs. Šogad nebūs. Un tad tu saproti, ka kaut kas, tā kā, vai tas ir tavs nopelns, ka tu esi viņiem kaut ko jau parādījis priekšā, vai tas ir kaut gan, arī vecāka atsaucība vienkārši unikāla šajā te projektā, kas mums tieši ir. Un, tā kā, bet jā, tas ir vērtības, ko mēs varam ielikt un ko vecāki var ielikt. Bet kā domā, cilvēcību var iemācīt? Nevar iemācīt. Bet parādīt, es domāju. Jā, parādīt var, jā. Jo iemācīt, es domāju, ka mēs lielā mērā jau viņiem mācam to cilvēcību, to, ka viņi redz mūs. Tāpat skolotāja atvainošanās. Tas pats, ka viņi pie mums var atnākt, viņi var aiziet. Viņiem nav, piemēram, kaut kādas problēmas aiziet pie tevis tur pasūdzēties par kādu samīļot. Tas jau ir tas, ka mēs parādam to piemēru, kāda ir tā cilvēcība. Jā, pēdējais taču bija visforšākais gadījums, ka man tāds un pateicis, es gribu, lai tā skolotāja mainās. Jā. Tas bija iesniegums no skolēna, viens no punktiem, kā uzlabot situāciju, lai skolotāji mainās. Tu jau pati atbildēji, kā pats mainās, sāc ar sevi. Bet to vienkārši viņiem ir idejas. Nē, jā. Un sakam, galvenais tas, ka viņi redz, ka mēs viņus pieņemam, ka
ka mēs viņus saprotam, ka mēs viņus uzklausām, tas jau ir. Un tad viņi arī es pieļauju, ka turpmāk, esot tādās attiecībās ar mums, viņi arī veidos tās savas attiecības tālāk, ka viņi uzklausīs, ka viņi saredzēs. Nu, ka tas ir tāds... Es gribēju par tiem vecākiem iestarpināt vēl par to fokusu, kas notiek mājās. Teicu, ka tieši par to, ka vecāki bieži vien sāk sadzirdēt bērnus tikai par sliktajām lietām, kas ir notikušas skolā. No sērijas, nezinu, viņš atnāk mājās, kā tev gāja skolā. Man viss bija labi, bet man tur tas un tas iesita. Tad uzreiz, hops, mēs dabūjam uzmanību. Un kas ir, ko gan var redzēt bērniem, ka ja šādi mājās notiek, tad tas fokus vienmēr būs uz negatīvo vairāk. Ka viņš nemaz nestāstīs vairāk tās labās lietas, kas notika. Un tad tā aina beigās izveidojās, ka viss ir slikti, ka skolā tev tikai dara pāri. Un tad uzreiz viņš redz, vecāks iesaistās, jo tad vecāks, protams, uzreiz sazinās ar audzinātāju vai konkrēto skolotāju. Un tad tā lieta tā kā tiek risināts. Par to arī gribēju, par vecāku to kontekstu, kad nav jāpievērš uzmanību tikai sliktajām lietām, kad dabonam ārā, kas labs notika. Tāpatās, kā mēs sevi mēģinam ikdienā programmēt par labajām lietām, lai nedomā tikai par slikto, arī vecākiem to vajadzētu mācīt bērniem. Jo to ļoti jūt. Ja mājās ir fokus uz negatīvo, skolā uzreiz to, uzreiz to. Jo ir arī, ka tu saņem kaut kādas vēstules, piemēram, kur vecāki raksta, kad ir kaut kas slikts noticis skolā un kāds ir tur darījis pāri, tur vienalga kaut kādas tās situācijas, un tad tu runā to pašu bērnu. Tad viņš, nē, viss kārtībā, tu saki, tiešām bija tā, vai, nē, viss jau labi bija, mēs tur spēlējāmies un tā. Bet tur jau ir tā lieta, ja viņš pastāstītu mājās vienkārši, kā, mēs tur spēlējāmies, šodien bija tāda diena, viss kārtībā. Bet tagad, nē, viņš tev iesit, un tas vecāks uzreiz izrāda to savu iniciatīvu, to interesi, un šitā mēs to varam dabūt. Un tev arī viņš to negatīvo tikai mājās stāsta. Bet vai nav tā, ka to ir tā kā vecākam viegli izrādīt tajā brīdī to iniciatīvu? Tas ir dabiski. Tas ir jāizsver rūpes. Nē, bet tur uzreiz ir tā kā vecākam ir fāze uzreiz par tiem soļiem, kas man tad tagad jādara. Bet par kādām citām situācijām, kur viņam patiesībā varbūt vajadzētu atbalstīt tur bērnam, lai viņam pašapziņā augstākos, viņš nezina, kā to darīt. To viņš nezina, kā darīt. Vai arī tas nav tik vienkārši un viennozīmīgi izdarāms. To nevar tā uzreiz. Uzrakstīju audzinātājai, kāpēc manu bērnu kāds iedunkāja vai kaut kā. Tas tā nenotiek. Kāpēc mans bērns tik labi jūtās pēc skolas? Kāpēc man bērni tik labi? Ko jūs dodat pīpēt skolā? Vienreiz es saņēmu vēstuli ar tādiem pozitīviem vārdiem, paldies, un tā, ka tiešām par to, ka pateicās arī visiem darbiniekiem un visu par to, ka bērns jūtās klausā, viņš nāk mājās labā garstāvoklī, viņš vienmēr ir smaidīgs, viņam viss patīk, vienkārši. Tā kā ir. Bet tev pajautāja, kāpēc tā ir? Ko mēs darām, ka viņš nāk smaidīgs? Nē, to mums neprasīja man, ko dara, bet vienkārši bija tas, kad bērns nevienu reizi, no tām reizēm, kad viņš bija, nekad nav neviena slikta, nav nekā, nekas nav noticis negatīvs. Ka viss viņam ir labi. Visu laiku viss ir labi. Tas vienkārši parāda to. Kā meklē negatīvo, tā neatrod. Neatrod, jā, nekā nav. Kaut kas labs jāatraksta. Tas ir labi. Tu varēji apsolīt, ka tu kādreiz aizsūtīs kaut ko sliktu. Tas jau vēl ir priekšā, to jau var izdarīt. Ieplāno, kuram vajag. Tāpat kā mēs skaidām pateicības, lai visi bērni ir devuši un sekojam to līdzi. Jā, tad jāskatās, lai visiem ir kaut kāds sliktais aizsūtīts. Tieši tas, ko es arī tālāk gribēju. Kāda ir tā sistēma? Kā mēs risinām konfliktus? Zinu, ka mums ir seku sistēma. Gribu, lai jūs izstāstat to mūsu pieredzi. Vai no negatīvām vai no pozitīvām? Abas divas lūdzu saliec. Bet mēs tad stāstīsim visai Latvijai, ja kā viss dzirdēs, tad viss darīs tāpat. Tātad, ja bērns, es stāstīšu abas kaut kā mēģināšu reizi. Bērns ir labi tur uzvedies stundā, nav tur, es nezinu, citiem traucējis un tā tālāk. Viņam ir ļoti laba iespēja dabūt stundā pozitīvu uzvedības ierakstu. Ja viņš savukārt ir traucējis stundā, nav uzvedies, tad ir negatīvais ieraksts. Lūk, tad, kad mums ir sakrāti 5 pozitīvie ieraksti, tad viņam ir pateicības tāda. Nepaņēmu līdzi, paņēmus, pateicības kārtīt. Tad, kad ir sakrāts 5 pateicības kārtītes, tad bērni dabūna 1 diplomu. Tad, kad viņi dabūna 5 diplomus, viņi nākamajā mācību gada sākumā iet kaut kādā izklaidē, kas ir tikai tiem, kas ir dabūjuši 5 un vairāk diplomus. Tad mēs par to otru grāvi, tātad, ja ir 10 negatīvie ieraksti e-klasē, tad viņš dabūna 1 vēstuli, ko viņš raksta vecākiem. Paskaidrojot par ko, gluži par 10 negatīviem ierakstiem par audzinātājs uzraksta vēstuli.
Bet tā tad ir vēl ārpus kādas situācijas, piemēram, ja noticis fiziska vai emocionāla aizskaršana, tad skolēns raksta vēstuli, tāpat vecākiem, bez tiem negatīviem ierakstiem. Vienmēr uzreiz, ja ir fizisks vai emocionāla aizskaršana. Ja ir vienkārši kaut kāda arī inventāra bojāšana, citreiz mums te parādās, vēl kaut kas, tad arī ir vēstule. Savukārt, ja jaunietis ir izrādījis kaut kādu supertruperi, tur pēkšņi izdomā pats tur izberzīs grīdu klasē, labi, tas varbūt nav labākais piemērs mūsdienu kontekstā, jo tā nedrīkst vairs darīt, bet ja pēkšņi izdomā izmazgāt to grīdu klasē, tad viņš var dabūt to pateicību arī bez tiem ierakstiem, vienkārši, ka viņš ir izrādījis iniciatīvu. Tas var būt arī piemēram, ka viņš nekad nav prezentējis neko, un pēkšņi viņš izrāda iniciatīvu, ka viņš kaut ko var noprezentēt, par to arī viņam noteikti būs pateicība. Un tā mēs krājam šito tādu bonusu un negatīvo bonusu sistēmu, un tad mums ir kopsavilkumiņš. Tātad, ja tur aiziet pa vēstulēm, tad ar to darbojās pēc tam Evija un es kopā ar vecākiem un citreiz arī Daci. Tur pa 3 vēstulēm tad ir saruna ar tevi un skolēnu. Par 6 vēstulēm ir saruna ar skolēnu, vecākiem, audzinātāju un tevi. Un tad ir, kad izstāst man tagad galējās tās robežas. Tad, kad jau ir 10, tad uz 2 nedēļām mēs nosakam attālinātu mācīšanu. Ko šis dod, ka ir šī sistēma? Ko tas jums kā skolotājiem dod? Bet, kā bērnam ir skaidri zināmas tās robežas, kurās viņš var funkcionēt. Man patīk, kā mazāko klašu skolēniem skolotāji izmanto kartīšu sistēmu. Ir oranžā, dzeltenā, sarkanā, zaļā kartīte. Un, ja tas bērns knosās tur nedara vai sarunājas klasbiedrs, skolotājs vienkārši noliek uz galda to kartīti. Un tas ir kā brīdinājums, ka bērns fiziski redz, ka man uz galda ir skolotājs pamanīja, ka es kaut ko daru, ne to, kas man jādara stundā. Kas visvairāk tajā sistēmā patīk, ja tā uzvedība mainās pozitīvi, skolotājs var noņemt nost. Un tad atkal vizuāli bērns redz, ka, hei, skolotājs pamanīja, ka es mainīju savu uzvedību, jo viņam jau svarīgi tajā procesā to saprast. Man liekas, ka tā man vienkārši ļoti patīk, ka ir iespēja, ka es ar savu, mainot savu uzvedības uz vizuāli uzreiz varu redzēt, ka man skolotājs mainīs to, kā viņš vērtē manu uzvedību. Bet tā negatīvā seku sistēma, tie ir skaidri noteikumi, pie kuriem mēs izbeidzam savu sadarbību, ja skolēns nespēja ievērtot noteikumus un tās sarunas, kas jau pēc 3. vēstules. Jā, tad skolēns laicīgi saprot, mēs parakstam vienošanos, izvirzam kaut kādus punktus uzdevumus, kas skolēnam ir jādara. Skolēns to mēģina ievērot. Mēs sadarbojamies, audzinātājs un Evija kā sociālais pedagogs sadarbojas ar vecāku, lai skolēns varētu tiešām ievērot tos noteikumus. Un tad skatāmies, vai tas mainās. Un ir kāds, kurš apstājās pie kaut kāda konkrēta skaita, un ir bijuši gadījumi, kad mēs no skolas izslēdzam uzvedības dēļ. Un tajos gadījumos, kad mēs esam izslēguši no skolas uzvedības dēļ, mēs esam tiešām izdarījuši visu, ko varējām un vēl vairāk. Mēs neesam padavušies vai neesam mērķiecīgi sakrājuši pēc iespējas ātrāk savākuši tam bērnam tās vēstules, lai viņš iet, lai mēs ātrāk tiktu no problēmas vaļā. Jums katrā reizē ir bijis tā, ka mēs tiešām izvērtējam visu un paskatāmies, vai tiešām mēs visu esam izdarījuši. Un tur jūs esat cilvēki ar lielo cepburtu. Jā, mums ir bijušas sarunas, mēs esam vecākiem strādājuši. Viss atkarīgs no tā, vai mums izdodas ar vecākiem forši arī sadarboties, un vai tas skolēns pamana un saprot, kāpēc viņam būtu kaut kas jāmaina, vai tam ir vērtība kaut kāda. Tas, ko es dzirdu, ir labie piemēri arī ar negatīvo seku sistēmu. Ja viņi palaiž, ir arī labie piemēri, kas ir, ar ko jūs lepojaties, ja? Jā, ar izslēgšanu parasti neviens ar to, ka neaiziet tādas izslēgšanā. Jā, ir tāda, kas, bet citreiz arī aiziet, bet, ja ir kaut kādas pozitīvas pārmaiņas, mēs esam panākuši. Jo reizēm, diemžēl, tas arī vecāki sāk iesaistīties tikai pēdējā brīdī, un ja mēs esam viņus kaut vai tajā pēdējā brīdī pievērsuši viņu uzmanību, ka ir pēdējais laiks sāk kaut ko darīt, tad tas arī ir panākums. Jā, tas bērns būs citā izglītības iestādē, bet viņam tomēr tie vecāki ir pamanījuši, ka tas izaicinājums viņam ir un ar to kaut kas ir jādara. Kā mēs esam savā starpā smējušies, ka tu vari sievu nomaini, jaunu sievu nemainīs problēmu, ja tevi mēs varam pielīdzināt pieaugušo dzīvē, kā ja tā laulība būs tik un tās atčakarēt. Bet ar bērniem ir grūtāk, jā? Jā, bet skolēns un skola, kā ja tādā veidā mēr attiecības. Bērniem vienmēr ir cerība, viņus vēl var iemasēt kaut kā. Tā kā tev pašam ir jāmainās, tu nevar pieprasīt, ka skolotājs mainīsies, ja tu pats sūdbrēls. Tā ir. Jā. Evija? Gudra pauze. Nē, ko es jau kādreiz varu arī paklusēt. Vari paklusēt?
Tev ir vēl kaut kas, Māra? Par sistēmu? Jā. Piemēri kādi? Par pozitīvo man patīk, kad mēs ieviesām to sistēmu. Tad tie, kas mēģināja biznesu taisīt un izlauka grīdu vienu dienu, dabūja pateicību, nākamajā dienā atkal ir klāt. Es te grīdu izslaucīšu. Saku, bet es zinu, ka šodien pateicību nedabūsi. Es noliku slotu un aiziet. Tas, ka... Viņi mēģina tirgoties, jā. To nevar nopelnīt. Parasti tas nāk negaidīt. Un man liekas, visforšākās tās pateicības ir tad, kad tev pienāk kāds skolēns un saka, hei, skolotāji, mans klasbiedrs šodien būtu pelnījis pateicību. Viņš man tur palīdzēja, vai es redzēju, kā viņš tur palīdzēja, vai viņš šodien izdarīja to, ko viņš nečīkstēja grupu darbā. Man liekas, tas ir superīgi, ka tie bērni pamana un nāk un ierosina, ka varētu Bet vēl iedot. Superīgāk, ka viņi dara un neko neprasa pretī. Jā. Tas, ko mēs gribam panākt. Tā ir bieži? Jā, arvien biežāk, jā. Un ar šo sistēmu ir izaicinājums tur, ka ir tie bērni, kuri vienmēr dara labi. Un kā nepazaudēt viņus, un arī pateikt viņam ikdienā, tu forši izdarīji šodien savu darbu. Jo mēs vienkārši, ar to flangu nekad nebūs problēma. Tu vienkārši tā uzmet aci, tur viss kārtībā, un tu visu laiku vaktē tos, kur ir tie bosiki, un sagaidi no viņiem jau kaut kādu, tu prognozē viņu uzvedību. Bet jā, kad tas ir tas, kad ir jāatcerās pateikt arī novērtēt tie bērni, kas vienkārši ir labi uzvedās, dara to, kas viņiem jādara, neizaicina nekādi. Bet pārsvarā tomēr, ko es esmu ievērojusi, ejot cauri visām tām statistikām, ka tomēr tie bērni, ar kuriem mēs tie skolotāji mīluļi, bet tie, kas tiešām nekad kas dara visu tā kā ir jādara, ka viņiem pārsvarā ir tas lielais pateicību diplomu skaits. Kad mēs īstenībā nepalaižam garām tos bērnus. Un vēl viena lieta, ka viņi iemācās arī tirgoties, jo lielajiem, tas ir parasti vecāko klašu skolēniem, viņi tos diplomus var iemainīt par kādu mazāk nozīmīgu vēstuli. Ja tā vēstule, piemēram, ir bijusi, bumbas spēšana vai par telefonu lietošanu kaut kādu, tad viņš var to savu diplomu, ja viņš sakrājas iemainīt par vēstuli, samazināt savu vēstuļu skaitu. Bet ir kādas, kur nevar dzēst? Jā, par fizisku emocionālu vardarbību nevar dzēst, nē. Tas nav izdzēšanas. Labi. Tiešām tirgoties var iemācīties ar šo. Viņa rēķina, skotē, man ir pasakrāts viens diploms, es gribu nodzēst to vēstuli. Bet citreiz ir tā, ka viņi nav aizdomājušies tik tālu, ka viņi varētu vienkārši krāt un sakrāt. Tas nekas, tā vēstuli viņiem nav daudz, viņi varētu vienkārši to diplomu atstāt, lai ātrāk tos 5 diplomus sakrāt, bet viņam ir svarīgi to slikto darbu nodzēst. Viņi nerēķina to, ka lai ātrāk tos 5 diplomus sakrāt, bet tieši lai viņi varētu nolīdzināt to, ka ir bijis tur kaut kāds mīnus. Jā. Tas, man liekas, interesanti, ka viņi šādi domā, ka viņiem svarīgi, ka nav neviena vēstule. Viņiem ir, tas kaut kāda 4., 5., 3. klasa, tā es novērojos. Nē, 8. šogad arī, jā. Tad arī lielie. Un interesanti, ka arī lielajiem bērniem tās pateicības strādā. Viņi tāpat sagaida. Viņi ir priecīgi, ka viņiem kāds iedod. Liekas, ka viņi tur pusauģi, viņiem nevajag tur to lapiņu ar uzrakstīt, ka tu forši šodien strādā. Bet mēs nedodam lapiņas. Elektroniski mēs nosūtam, pasaka, jā. Bet vienkārši tas pats fakts, ka viņam arī ir ļoti svarīgi, ka viņš ir pamanīts, ka viņu, tas ir pierādījums, ka skolotājs ir pamanījis viņu šajā stundā, vai ne stundā, tikai arī kaut kādās ikdienas lietās. Ir tāds viens, kurš katru stundu pajautās, ko tev šodien nopelnīja uzdības ierakstu? Tā kā pozitīvo. Jā, jo viņš par strādā. Viņš pajautā, ka viņš ir strādājis. Viņš iečako, lai to izzināt. Viņš vairs neaizmirst, jā. Un ka viņiem tiešām, kas man liekas interesanti, jā, ka tā ir 8., 9. klasa, bet viņiem būtiski tas novērtējums, ka tu esi pamanījis, ka viņš ir piedalījies kvalitatīvā stundā, it sevišķi, ja viņš pirms tam nav varējis to darīt pilnvērtīgi kaut kādu iemeslu dēļ. Tātad viņi paši piefiksē izaugsmu. Viņi paši piefiksē izaugsmu, viņiem svarīgi, lai es arī novērtēju to, ka viņam tā ir. Ir arī bijušas situācijas, ka viņš saka, ka tas nav godīgi, ka tu neredzēji? Par negodīgu mēs ar atsevišķu raidījumu. Dzīve nav godīga. Kaisnīga dzīve, un kāpēc tu viņu pamanīji un mani nē, un tad tas ir pilnīgi cits jau, jā. Ok, labi. Šo mēs tad neceļam šajā sarunā. Sāpīgs jautājums. Evija, gribi kaut ko likt vēl klāt? Atkal tā klusē. Ir jau arī tāds kuriozs situācijas, kur 1. klasa, piemēram, viņiem liekas, ka foršāk ir dabūt vēstules, piemēram, un tad viņi tur staigā, klausies, es dabūju, viņam nav vēstuli. Klausies, dabūju vēstuli, jā, beidz, man jau ir vesels 7. Un tad šitās runas aiziet līdz mājām, līdz vecākiem, un tad raksta. Kāpēc viņam tur tik daudz vēstules, kāpēc viņš vēl nav no skolas izmest laukā? Tā kā, jā, mazie mīl lielīties ar to, ka viņiem ir, viņi izdomā. Pirmklasnieki. Es esmu baigais, man ir vēstules. Vai viņi skaita citam, jo viņam šķiet, ka kāds nav uzvedies atbilstoši, viņi skaita, ka šitam jau ir tur 10. Kāpēc nav pareizi, es zinu, kurš to dara tieši.
pazīst. Vecāki raksta un prasa, bet man bērns teica, ka tam klases biedram jau sen, kāpēc viņš nav izmests, bet tur nav, viņu nav pamatot. Mums ir ļoti rūpīgi uzskaiti tiek veikti, to nevar palaist garām. Bet viņi gudrinieki, viņi skaita. Viņi schēmo, viņi arī manipulē ar šo informāciju atkarībā no tā, kāda viņi grib izskatīties, labāki vai sliktāki. Klau, vēl viens jautājums, ko es gribu pacelt šeit. Kā tehnoloģijas un viss tas, kas notiek sabiedrībā, mēdī ietekmē to cilvēka spēju būt cilvēkam? Ir kāda ietekme? Šis arī ir. Mēs vecās rādījums tēt. Mēs sākam WhatsApp grupiņas, kur mums vecāki raksta. Kaut ko izdariet tur, kur bērni viens otru apsaukā, bet tas nav mūsu vispār lauciņš. Mēs varam runāt par ceņpilnu attiecību veidošanu interneta vidē, bet tas, ka viņi tur visādas muļķības un cūcības viens otram sūta. Kas teica šito, ka es neatceros, nezinu, ko nocitēt, bet par to, ka mēs šobrīd ar tehnoloģijām esam visciešākajā saiknē, kādā mēs jebkad esam bijuši iepriekš tā kā pasaules vēsturē. Un tad tu sāc domāt no tās otras puses, kāda ir šī saikne, vai viņa ir veselīga, vai mēs vispār, vai kā mēs viņā iedaramies. Nu, protams, ka mēs, jo mums skolā ir arī tas, ka mēs līdz 6. klasē telefonu stāv sēfiņā, mēs esam soli priekšā valsts standartiem, mēs to daram jau kādu laiku, bet tas tagad būs visās skolās no nākamā mācību gada. Šis daudz ko jau iedod, jo mēs necīnamies ar tiem bērniem, kam tiešām ļoti, labi, viņi visi attīstās vēl daudz ilgi pēc tam, bet tās pirmās 6 klases ir kritiskas, lai viņiem nav tas kairinājums visu laiku kabatā. Tas ir viens, un tad arī tāpatās viņi aiziet mājās, un tur ir čatiņi, un, kurus mēs kā skola, piemēram, arī varam neatbalstīt, bet tā nav vairs mūsu darīšana, tā ir vecāka atbildība, un ar ko gan es esmu saskārusies arī personīgi, ka vecāki gaida, ka skola izcinās pilnīgi visus šos jautājumus. Arī to, kas notiek mājās, kas notiek brīvajā saturu skatās telefonā. Jā, un šo visu mēs no skolas izdarījām, man liekas, diezgan daudz tādā ziņā, ka mēs vecākiem, viņiem ir tās nodarbības, mēs runājam, kādus tur tos rīkus viņi var izmantot, lai viņi tur nobloķētu un visu pārējo. Tā kā mūsu tā kā, man liekas, loma ir iedot to informāciju, informēt, mācīt bērniem, ka tas, ko tu raksti, ir tieši tas pats, ko tu teiktu ar vārdiem. Ja tu viņu aizskar tur, tu aizskar viņu dzīvē, no sērijas bišķiņ iedot viņiem to realitātes sajūtu, jo šobrīd ir cevišķi ar mazajiem bērniem, kas var redzēt, ka ir uzauguši tā kā tādām iedīrīcēm jau tā kā no tādu maza vecuma. Viņi nespēja nodalīt. Kad tāda sajūta, ka viņi tādā realitāte šovā no sērijas, un tas, ko es daru tur, tas vispār neskaitās, un tas, ko es daru dzīvē, ir pilnīgi divas dažādas lietas. Bet no otras puses tad parādās tas, ka varbūt viņi sāk domāt, ka viņi ir nemirstīgi, ka viņiem ir tik daudz dzīvības, un viņi var vienreiz savārīt sūdas, un gan jau, ka viņš piedos, jo tā būs kaut kā no sērijas, ka ļoti ir grūti nodalīt, bet tas nav skolas jautājums, ja mēs tās tehnoloģijas neliekam viņiem pastiprināt lietot. Tas ir māju jautājums, un tad ir jautājums, ko vecāki par to domā. Jo citiem ir ērti piekabināt bērnu pie telefona vakarā, lai ar viņu nav jārunā. Citi atkal tiešām apzinīgi, tā kā nē, mums ir pusstunda dienā lietošanas limits, un viss bērns vairāk tehnoloģijas nelietos. Bet tas, ko tu teici, tas atsaucās arī uz attiecībām skolā. Tu teici, ka viņš tur izdomā, ka viņš ir nemirstīgs. Jā, viņš var viņu nolamāt WhatsAppā, piemēram, un tad atnākt skolā un izlikties, ka viss ir kārtībā, bet tas bērns jau ir aizskarts, tu viņu esi uzbraucis virsū. Un tas ir tas, par ko mēs atkal varam pārunāt no rīta lasīšanā vai pēc tam. Jā, bet pirms bija WhatsAppi, mēs taču piedzīvojam, kā skolotāji arī to, kad vēl nebija WhatsApps. Mums nebija daudzas lietas jārisina. Jā, mums ir papildus pienākumi. Ļoti daudz īstenībā. Jā, tāpēc, ka vecāki atsūt, skatieties, kas te notiek WhatsApp chatiņā. Tur nav skolotāja, tas nav arī klases chatiņš. Viņi vispār veido simtiem grupu, kurās vienkārši kaut kādas muļķības tiek liktas. Un kā jums šķiet, vai tā ir skolotāja atbildība šajā gadījumā? Kaut kādā mērā jau ir. Un tas, ko Māra teica, mums ir jāinformē, mums jāstāsta, ka tas arī saglabājas. Tu uzraksti, tas paliek, tu izdzēsi no sava čata, bet tas paliks tur. Un tas ir kā pierādījums tam, ka tu esi sūda brālis. Un vēl lielākās klasēs, bet arī mazākās, ka mēs mēģinām, mums nav tādas programmas, kā pareizi mācīt, lietot šīs ierīces vai kā izmantot informāciju. Mēs to mācāmies paši joprojām. Par to, ka iemācīt viņiem šķirot, nodalīt, kas ir fine, kas nav fine, ko tu internetā skaties. Tas gan ir tas, par ko var daudz un mūžīgi runāt. Jo viņi tiešām tur, tas, kam tiek klāt bērns, kurš nemāk rakstīt un lasīt, internetā ir vienkārši vājprāts. Bet būs arvien trakāk, visticamāk. Nav svarīgi, kas būs šobrīd, jau ir diezgan traki. Vienkārši tas saturiski. Gifi, parasti nekaitīgie gifi, kas ir ar pornogrāfisku saturu un tā tālāk.
tas viss, nu, Bet mēs kā audzinātāji to skola dara. nespējam to nokontrolēt. Mēs varam iedot rīkus vecākiem un bērniem, kā samazināt to ietekmi. Nu, arī bērniem mācīt, ka šis nav faiņi, ja tu redzi tur plikstants savam spēlē blakus. Tev jāsaka vecākiem, ka tur ir plikstants. Bet vai viņš pateiks, es nezinu. Jā, nu, tas cits jautājums. Ok, Evi. Es vēl projām gribu, lai tu kaut ko pasaki. Par plikām tāntām. Plikām tāntām? Nē, nu, varētu teikt tā, nu, man pieredzē vienkārši ir tādas situācijas bijušas, kad ļoti parādās tas, kad vecāki tiešām nekontrolē to, ko tie bērni skatās, jo nu, ir viņiem, jā, tā kā arī Māra teica par to realitātes sajūtu, un viņiem ir tā sajūta, ka tiešām viņi dzīvo citā dimensijā, jo bieži vien ir kaut kādas konflikta situācijas, kur kādu ir ņaudus sits vai vēl kaut ko darījis, un kad tu rocies, un viņš sāk stāstīt, ka tas jau nekas nav, un kā nekas tas nav. Nu, viņam ir vēl viena dzīvība apmēram, ja no sērijas, un nu, jā, nu, tur mēs jau varam stāstīt daudz un dikti, bet viņš aiziet mājās, viņš skatās nākamo tādu pašu tipa kaut kādu spēli vai kaut ko, un ja mājās ar viņu par to nerunā, nu, tad tas vienkārši viņam iesēžās, ka, nu, ko tie skolā man stāsta, ja, nu, tur vajadzētu būt tai sadarbībai tieši, kad vecāki tomēr, nu, tādas lietas, protams, vecāki tiek informēti loģiskajās situācijās, nu, kad tomēr vairāk pievērš uzmanību tam visam, ko viņi skatās, jo arī ir tādas situācijas, kad bērnam ir kaut kādas, tur, nezinu, ārkārtīgas tādas agresijas lēkmes stundas laikā uznāk kaut kas. Un arī tad viņš nonāk pie manis un runājot, izrādās, viņš tur skatās kaut kādu switch game vai vēl kaut ko. Un tad, jā, nu, tad vienkārši tur jau tu saproti, ka nu, tas varbūt nav tas labākais, ko skatīties tādam 7-8 gadīgam bērnam. Un, nu, jā, vienkārši, jā, tā ir šobrīd tāda liela problēma, bet nu, tur mēs skolu vien neko nevaram izdarīt, jo vecākam jākontrolē. Tagad katram pirmklasniekam, nu, nav, protams, bet nu, gandrīz katram ir šie telefoni, un jā, un viņi skatās tur, ko kāds redzējis, un kāds klausīs, tu redzēji šito te? Nē, neredz. Es tev parādīšu. Attiecības aiziet uz orajā. Nē, šitam jau ir, ja vienam bērnam būs piekļuvi visam, visiem būs. Nu, tā kā tur nav vispār. Bet vēl šis gan diezgan sāpīgs jautājums par tiem telefoniem, jo es nesaprotu, kāpēc Latvijā šī ir tāda, nu tā kā, jo nu, piemēram, Francijas, Vācijas piemērs, kad bērniem ļoti ilgi nemaz telefons vecāki nepērk. Es nesaprotu, tas ir mans jautājums, kāpēc pie mums sabiedrībā ir pieņemts, ka tev pirmajā, piemēram, uzsākot 1. klasi, tev ir nepieciešams mobilais telefons. Tieši kam? Kas tev ar to telefonu ir jādara? Es domāju, ka vecāki lielākoties domā, ka viņiem tā būs vieglāk sazināties, ka viņi tur pārvietojas vēl kaut kas, bet ir jau citi rīki, kā pārbaudīt, kur bērns ir. Jā, nu tas ir, jo tā patiesībā ir problēma, jo tu ir kā nopērt sākotnēji ar vienu varbūt domu to ierīci, un pēc tam izrādās, ka tas bērns vienkārši kļūst par zombiju, jo tas ir pierādīts, ka bērnam, ja tas telefons kaut kur ir, viņam ir jāpatērē smadzeņu resursi, lai to telefonu ārā nevilkt no tās kabatas. Jā. Nu, tad ir Tas jautājumi. ne tikai bērnam. Tas ir Jā, ceru, ka mēs ar to atšķiramies no bērniem, Nu. kamēr bišķi nokontrolē. Jā, mēs tur pakontrolējam. Bet tad sanāk, ka cilvēcību reāli, tā šobrīd maina tā virtuālā realitāte, ja viņiem šķiet, ka viņam ir dzīvības un... Bija kaut kur tāds joks, kur arī bija tieši jautājums par cilvēcību, un tur bija, kā te nav cilvēcība, ja kādreiz, nu tas gan nav pa bērnu vidi, ja kādreiz vīrs mājās sit sievu, tagad viņš vienkārši telefonā klapē, viņš tāds ir cilvēcība, viņš jau vairs nesit to blakus esošo. Bet, protams, ka tas ārkārtīgi ietekmē to cilvēcību, jo tas ir arī atkarīgs no tā satura, ko mēs skatāmies. Ir taču, protams, arī tur internetā pieejams visādas spēles, kur tu vari barot kaķīti un tā tālāk, un tad viņš, nu, kas atkal atvirs no realitātes, un kaķītis, es atceros, noliek karotīti, jā, un tad pēc laika viņš atkal dzīvs, un viss notiek, un bērnam tad tas arī, patiesībā arī tā ir tā diezgan liela problēma, tāpēc, ka viņam nekad viņš nesaprot to, tās, protams, cita tēma. Tas varētu būt stāsts par nāvību. Jo bieži vien vienkārši izvairās arī vecāki. Tā ir tēma, par ko negrib runāt, ko negrib atklāt un tā tālāk. Bet jā, tam bērnam vienkārši sačakarē vispār realitātes sajūtu. Tas ir tas, bet stāsts bija pavisam cits. Tā kā jā, nu tas, ko mēs tur skatāmies, tas saturs neapšaubām ietekmē to cilvēcību, jo tāpat kā mēs runājam, ka bērni mācās no to, kā mēs pret viņiem izturamies, viņi veido to savu attieksmi un tās attiecības veidojās. Tas pats ir arī tas, ko viņi tur skatās. Un ja viņi pavada lielāko daļu tur, un viņi skatās varbūt ne to labāko saturu, tad viņi paņem to kā to savu. Reku vēl viens temats vecākiem sarunās ar bērniem. Tas, ko mēs pirmīt runājam, ka ir jārunā, vajadzētu runāt, ieteikumu no mūsu puses. Bija reku vēl viens no tematiem. Nu, jā. Ja var.
to tā. Jāmāc atšķirt realitāti no virtuālās. Jā, jau tas tā ir. Tas ir tā. Jā, vai arī kāpēc nevajag telefonu? Bet tas laiks, jā, ko viņi pavadījās ierīcēs, to tā kā nevari atgūt vairs atpakaļ. Nevis viņš ir gājis ārā spēlējies pagalmā ar citiem vienaudžiem, mācījies reālās attiecības. Bet nav jau to vienaudžu, vai tu esi redzējis kādu pagalmu, kurā bērni? Es arī nezinu, vai es laiks viņam kurā rajonā ārā. Es zinu, ka uz manas ielas dzīvo vairāk bērni maz, bet es neesmu nekad viņus ārā redzējis pat pagalmā. Man ir jaunieši, kas stāsta, ka viņiem nevis konflikti notiek skolā, 3. klase. Nevis konflikti notiek skolā, bet konflikti notiek ārpus skolas pulciņos, laukumiņos un visur citur. Un tur es saprotu, ka ja mēs esam tādā burbulī, kad mēs ir kā mācam, tur tādas pieklājīgas attiecības vienam ar otru, visur izcināt cilvēcīgā veidā, tad izejot ārpus šī, viņi saskarās ar realitāti. Ja tevi sit, spēdz vai sit pretī, ja tev met, es nezinu, tur ar špičkām virsū vēl kaut ko, nevis tu saki trenerim, ka tev tās komandas čaļi tur met virsū, bet vienkārši tā kā noklusies, kāpēc jūs par to nerunājat? Nav nekādas jēgas, es saprotu, priekš kam tad es mācu viņam cilvēciskās attiecības, ja viņš izejot ārā saskaroties ar citu realitāti, saprotu, ka tas vispār nestrādā, ka tur ir viens virziens tikai. Ja tas, starp citu, ir arī baigais pluss mūsu skolai, kad sanāk runāt ar tiem bērniem, kas ir atnākuši no kādām lielajām skolām un arī kaut kāda konflikta situācija izveidojās un to viņi runā. Bet kāpēc tu negāji teikt skolotājiem? Kāda jēga? Man nekad neviens nav dzirdējis. Bet viņš ir mēģinājis? Tas ir stāsts par to iepriekš. Viņam nāk vienkārši līdz tā pieredze no tās iepriekšējās skolas, ka viņi neviens nav dzirdējis. Viņš ir teicis, bet nav nekāds jēgas. Un viņam liekas, ka šitie jau nekas nemainās. Un tad parasti arī tas uzdevums viņam pateikt, bet tu pamēģini, ja tev tā gadās, pamēģini pieeja. Jo bieži vien tās situācijas, vai tur sportā vai kaut kur, tas nemaz negāja, nav tas jēgas, viņš tāpat neko nedarīs. Tā kā tas ir tāds, jā, kas ir. Mūsējie to zina. Bet tie, kas atnāk pie mums, viņiem tas ir tāds pārsteigums. Viņi pat necenšas izmēģināt, kamēr viņiem to tā neiebakst. Klausies, vispār, kad tu vārdā uzrunā viņu klasē, viņam ir tāds, kā tu zini manu vārdu. Uzreiz ir tāds, ka pārbaudīt, kāpēc tu zini par mani vēl kādu faktu. Jā, un ne tikai vienu. Es teiktu, kā? Es tev neko neteiktu. Klau, mums vajadzētu kopsavilkt visu šo. Tad man jums pēdējais jautājums. Vai tad jums ir laiks būt cilvēkiem? Ir, un mēs pamanām lietas, reaģējam, līdz ar to es neizdaru citus darbus, ko es daru vēlāk, meklēju iespēju izdarīt kaut ko. Lai cik tas grūti būtu un cik daudz resursu tas no manis prasa, es nepārstāšu to darīt, tāpēc, ka es redzu kaut kādā brīdī nākt atgriezeniskā saite, kaut vai tas puika, kurš pasmaida, kurus nekad neesmu redzējusi smaidot. Tas reāli ir tāds life-changing moments man pašai, kad es saprotu, ka, hei, kur vienu smaidu, man tik ilgu laiku vajadzēja, lai vienu smaidu ieraudzītu reāli. Jā, bet viņam tas ir milzīgs panākums. Un tādēļ es turpināšu būt cilvēcīga, lai vai ko tas no manis prasa. Jo tas ir tā jēga, kāpēc vispār esmu skolā. Mēs nenācu mācīt priekšmetus vai skaitīt zīmuļus, iedot, izdalīt vēl kaut ko. Reāli. Pamēģini skaitīt grāmatas, izdalīt un savākt stundas beigās. Un, man liekas, ka ir tā. Un sevišķi tāpēc, ka apkārt ir pieaugušie, kas arī to dara. Un tāpēc ir tā, ka viens otru pastutē. Kādi mūsu melni joki ir pašiem par sevi un par situācijām kaut kādām. Tas reāli palīdz izdzīvot. Un sagaidīt to vienu smaidu. Jā. Un tad tu ej, un kad nedēļu pusotru tu atkal vari dzīvot. Un ar to, ka tu esi to smaidu dabūs, šitais mani atkal uzpumpē, un es eju līdz ar, ka būs cits smaids vai kaut kas cits, kas man palīdzēs tikt uz priekšu. Māra, vai tev ir laiks būt cilvēkam? Jā. Jā. Man patīk, kad laiks būt cilvēkam, kad saprotu, ka tu esi bijis normāls skolotājs cilvēks, skolotājs cilvēks. Tas varētu būt jauns kaut kāds. Jā, bet ir mūsu absolventi jau ir ieviesuši skolotājs cilvēks un skolotājs cilvēks personība un skolotājs grāmata. Tā ir vēl viena tēma. Jā, nākamais reizes. Skolotājs cilvēks satiekot uz ielas tā kā skolnieku, nevis tas skolnieks izvairās un sāk slēpties un skrien ātri prom, bet jūs tā kā reāli parunājat. Kā tu te viet? Kā draugi, vai ne? Kā tev tagad tur? Forši tev mati, kad tu esi izveidojis, lai arī kā jūs pabeigtu, tev nav kauns ar to skolēnu parunāt, tevi interesē, ko viņš ir izdarījis, un kad tu redzi, ka viņš tādām patiesām acīm tev nāk pretī un saka, skolotāji Māra,
tāds prieks, ka tev vienkārši saprot, šito es labi izdarīšu. Bet tas, ka tie absolventi nāk arī, tu noeji lejā uz ēdnīcu un skaties, absolventi atnākuši vienkārši pāris pusdienas skolu un satiks skolotājs. Jā, garšīgs ēdiens. Nu tā, ka, bet viņi ir atraduši laiku atnākt un iziet caur skolai un sameklēt skolotājus, ar kuriem parunāties. Man liekas, tas ir augstākais novērtējums, kas var būt tām attiecībām, kas ir bijušas. Un, lai kā Māra teica, lai cik grūti ir bijis, bet viņi grib atgriezties, tāpēc, ka viņi grib sajust to, kas te ir. Jā. Nu, kas ir ar tevi? Ko, ar mani viss kārtībā. Es jau šajā skolā vienkārši strādāju pa cilvēku. Es esmu. Tu strādā? Mans darbs ir būt cilvēkam. Mans darbs ir būt cilvēkam patiesībā. Jā, tā ir īstenībā. It kā joks, bet jā, tā tas ir. Jā. Bet arī ārpus es esmu cilvēks. Jā? Viss kārtībā. Forši. Paldies tev, ka tu esi cilvēks arī šeit un arī ārpus. Tu tikko dzirdēji mūsu pieredzi. Ja tu zini kādu skolotāju vai vecāku, kuram tas varētu noderēt, padalies. Mēs labprāt gaidīsim tavus jautājumus, ierosinājumus nākamām tēmām un iespējamos komentārus un turpināsim diskusijas.